Labs vakars visiem. Prieks jūs visus redzēt. Nu, kaut cik plus mīnus kuplā skaitā. Jā, šo nodarbību arī mēģināsim ierakstīt. Nezinu, kas mums te sanāks, ja mēs tādos kaujas apstākļos pagaidām to visu darām. Bet, nu ko, apsveicu jūs visus ar to, ko jūs esat paveikuši, ar to, ko jūs esat izdarījuši. Tas bija liels sasniegums, liels varoņdarbs. Malečī, lepojos ar jums visiem. Un es ceru, ka lielāka, es tā saprotu, ka praktiski visi ir saņēmuši izsaukuma signālus, jā? Tie ir jau izsaukuma Vēl nē. signāli. Vēl nē, bet nu, daļai ir. Daļai es redzēju, ka ir. Tad tiem, kam nav, tad vajadzētu būt tūliņ. Tad, ja ne tagad vēl nav, tad nākošās nedēļas pirmajās dienās es domāju, ka vajadzētu būt. Tad man prieks jūs visus satikt šeit, šī mūsu pēdējā noslēdzošajā nodarbībā, sagatavošanās radioamatieru šo nodarbību ciklā. Esam gājuši tālu ceļu, un šī ir pēdējā tāda nodarbība, kurā mēs tad runāsim. Ko tad jūs, kā radioamatieri, tagad varat darīt ar savu izsaukumu signālu? Kas jums ir jādara, kā jums ir jāsagatavojas tam, un kā jūs varat, kas jums ir jāsagatavo, lai jūs varētu iziet gaisā? Tad, pa lielam, lai nevilktu kaķi, kā saka, aiz astes, tad mikrofonu nododu Matīsam, Romeo Zulu. Matīs, mikrofons tev, un tad Matīs sāk pastāstīs jums par to, kas un kā jums tagad būtu jādara. Mikrofons tev, Matīs. Jā, super, labvakar arī, labvakar visiem. Ceru, ka mani dzirdat. Es šodien arī veicu to ierakstu, kaujas apstākļos, tāpēc, es tagad ātri pārbaudīšu, ka, izskatās, ka mikrofons parādās super. Redzu arī emoji čatā, bet, tad gribu apsveikt jūs ar paveikto, un tas tāds pirmais solis, bet super svarīgs solis, un šodien, es pats, kāds vēl varbūt nezinu, kāds tikai mums uz šo nodarbību pievienojies, tad vārds ir Matīs Lepnieks, YL3 Romeo Zulu. Man ir 16 gadu, un radiemters esmu, salīdzinoši neilgu laiku sanāk, ka es tagad kalendārā tikko pārbaudīju, ka eksāmenu es liku pagājuši gadu 4. martā. Sanāk tā, ka radiemters esmu, kopš eksāmena nokārtošanas tagad gadu un 2 dienas. Bet prioritāte ir tāda, ka es tagad esmu veicis šo ceļu un esmu uzbūvējis savu staciju un ierīkojis dažādas antenas, radio. Arī, teiksim, esmu labi iekārtojies radiemtieru vidē, pārunāsim bišķi par WhatsApp grupām, komunikāciju un tā. Tad šodien sagatavošu tādu ātru prezentāciju, un tad gribu uzreiz teikt, ka ja jums ir kāds jautājums, labāk negaidiet. Uzreiz sakiet, varat man pārtraukt, ja pat tas tā varbūt izskatās nelaipni, bet man tā patīk, tad mēs uzreiz varam izdiskutēt to, kas jums tajā brīdī ir svarīgs. Tad mēģināšu tulītās padalīties ar ekrānu un lūdzu sakiet, vai cerams jūs to redzat. Prezentāciju. Es tagad čatu neredzēšu, tāpēc lūdzu ar SSB sakarā varbūt. Ir redzams. Jā, super. Tātad šodienas prezentācijas tā galvenā tēma, licenzija izsniegta, un kas tagad? Un tad parunāsim par tiem turpmākajiem soļiem pēc licences saņemšanas. Un prezentāciju šodien sadalījām tādās 3 daļās. Es šo saucu par 3 soļiem darba metrā. Tad pirmkārt ir reģistrēšanas lotvās, redzēju arī čatā, ka šo tēmu diskutē. Tad parunāsim pirmkārt, kas tas lotvs vispār tāds ir, kāpēc mums viņu vajag. Tad arī par konta izveidi un tā lietošanu. Tad arī parunāsim par konta izveidi qrz.com saitē, un par qrz.com es arī padalīšos ar dažām funkcijām, bet īsti var domāt, ka tas ir tāds radiemteru sociālais mēdījis, teiksim, kā Instagrams, bet radiemteri. Tad arī parunāsim par dažādām logbook programmām, arī par pievienošanu HAM un LRL WhatsApp grupām. Tad parunāsim par, teiksim, to lielāko gan laika, gan resursu investīciju, kas ir pirmā transceiver iegāda antenu tipi, antenas, kurus jūs varat iekārtot savā QTH, par barošanas blokiem un kā to visu var saslēgt, pārbaudīt, vai strādā. Un tad beigās arī parunāsim bišķīt par DX Code of Conduct, sanāk tā par likumiem, kad mēs strādājam gaisā, ir ministru kabineta noteikumi, bet ir arī tas, ko mēs ievērojam, kad mēs veicam sakarus, jo jāatcerās, ka sakari mums izplatās ārpus Latvijas robežām, un tā kā mums ir jābūt laipniem viens pret otru, un kaut kādam standartam ir jābūt, Parunāsim arī par dažādiem pasākumiem un tāda maza, teiksim, uzaicinājums mūsu LRL kopienai.
Bet labi, tad pirmkārt par Logbook of the World. Jā. Un Lotovs sanāk tā, ka tā ir programma, kura aizvieto tādu senu radioamatieru tradīciju. Bet, teiksim, vēl aiziesim bišķīt iepriekš, un tad sanāk tā, ka jūs veicat sakaru, un tagad Pēters un Jānis veic sakaru, un ok, viņi ir, teiksim, uz 80 metriem pasaukuši viens otru, iedavuši raportu 5-9, tur, teiksim, viņu QTH, nu kaut kāda informācija par staciju, vārdus tā tālāk. Un tagad viņi grib apstiprināt to sakaru, ja, un grib pierādīt viens otram, ka tas sakars ir noticis, un arī pierādīt citiem cilvēkiem, kuri var dot, teiksim, dažādas balvas vai sasniegumu, kaut kādā, nezinu, tur balvas par sasniegumiem, ka tas sakars ir noticis. Tad pirms digitālās eras, pirms 21. gadsimta, mēs to darījām ar QSL kartiņām, un sanāk tā, ka tas ir papīrs, uz kura ir rakstīts jūsu stācijas informācija, šī sakara informācija, un jūs caur pastu varat aizsūtīt, teiksim, Pēters Jānim šo te kartiņu, kur ir rakstīts apstiprinājums sakaram. Un tas arī notiek otrajā virzienā, un sanāk tagad abiem cilvēkiem ir tas papīrīts. Nu, parasti tur kādu foršu fotogrāfiju varat iegulēt QSL kartiņas. Bet problēma ar šo te pieeju ir, pirmkārt, tas ir lēni, ja, jo, nu, pasts mums fiziski kaut kas ir jānogādā, teiksim, nezinu, no Latvijas uz Austrāliju, piemēram, ja tas aizņem laiku. Otrakārt, tas ir dārgi, jo, teiksim, kad jūs veicaties īpaši sacensībās, par kurām mēs parunāsim arī daudz sakaru, tad sanāk tā, ka izsūtīt daudz šādu kartiņu, nu, tas ir ekonomiski neizdevīgi. Un arī tas nav ātri pārskatāms. Sanāk tā, ka jums pēc kāda laika būs tāda liela kaste vai vairākas kastes ar šīm te kartiņām, un jūs īsti nevarat pārbaudīt, cik jums ir, teiksim, apstiprināt sakara ar šo cilvēku. Tad ARL logbooks, ja, un ARL ir American Radio Relay League. Tā varat domāt par to kā LRAL, bet Amerikā. Sanāk tā, ka izveidoju šo programmu, un programma sastāv no klientiem, sanāk abiem amatieriem, kā jūs redzat attēlā. Katram ir savs logbooks, par kur mēs parunājam, un šis te Lotovs ir tas serveris, kas šos rādījumtierus savieno un pārbauda, ka tas sakars, kuru viņi ielādē tai serverī, patiešām atbilst. Pirmkārt, ka tas ir tas rādījumtieris, kas viņš tāds ir, jā, izmantojot certifikātu. Un otrkārt pārbauda, ka, teiksim, sakara laiks, diapazons, un, nu, tur ir dažādi kriteriji, pēc kuriem viņi to vērtē, sakrīt, un tad var apstiprināt to sakaru. Un tad sanāk tā, ka jā, tu varat redzēt, ka tas ir bez maksas salīdzinot ar QSL kartiņām. Nav jāgaida, kamēr kartītes atnāks, un arī ir ērta pieteikšanas balvām. Sanāk tā, ka ir dažādas balvas, teiksim, DXCC, valsts, modes un tā tālāk, kurās jūs varat nostrādāt dažādas, teiksim, kontinentus, valstis, un arī, teiksim, citus lokatorus, ja, piemēram, Amerikā County, ja, County Award. Nu, un tad sanāk tā, ka jūs varat ātri pārskatīt, teiksim, kura vieta, kura valsts vai kurš štats jums nepietiek. Bet šim te visam vēl ir papildus viens tāds punkts, uz kuru ir jāskatās, un nu, tagad lielākā daļa, es tā saprotu, nokārtojas uz B klasi, bet ja jūs gribat tagad iet uz A klasi, ja, lai jums ir piekļuva lielāka jaudai, vairāk diapazonu, tad sanāk tā, ka pirmkārt jums jānokārto B kategorijas radiostacijas atļaujas saņemšanu, un otrkārt jūs to varat, nu, teiksim, kārtot uz A klasi pēc 1000 apliecinātu radiosakaru nodibināšanas. Ja, uzrādot valsts akciju sabiedrību elektroniski sakari, QSL kartītes vai ierakstus starptautiski atzītās rādījumtieru radiosakaru datubāzēs. Un šīs te Lotovs tieši ir tā datubāze, caur kuru jūs varat viņiem pierādīt, ka tie sakari ir notikuši. Tad sanāk tā, ka jūs kārtojat uz A klasi, tad obligāti jābūt šādam logbookam, kur jūs ielādējat visus savus sakarus, lai jūs varat krāt to 1000 apliecināto sakaru. Uzreiz arī tāds maz komentārs sanāk tā, ka es tagad, nu, gadu laikā esmu kārtojis gan uz B, gan uz A klasi, un tie 1000 apliecinātie sakari izklausās labi. Veikšu, nu, 1000 sakaru, viss būs. Bet jāatcerās, ka, nu, atkarībā, vai jūs strādājat SSB, telegrāfā vai digitālajās modēs, bet kopumā jums apstiprinās, nu, teiksim, no 30 līdz 50% šo sakaru. Un tas aizņem kādu laiku. Tas tāpat ir manuāls process bieži vien. Tad sanāk tā, ka, lai jums būtu tie 1000 apliecinātie sakari, tad jums tai sistēmā ir jāielādē bieži vien virs, teiksim, 3000 sakaru. Kad sanāk tā, kad es atceros, kad es dabūju to 1000 apliecināto radiosakaru, tad man kopā bija apmēram 3200 sakaru Lotvā. Tātad varbūt ātri par manu paskaidrojumu ir kāds jautājums, varbūt kāds joprojām nesaprot to jēgu, tad... Jā, Matīs, es varu komentāru pateikt. Droši. Jā, es varu pateikt pārējiem. Ja grib pēc iespējas ātrāk savākt tos apstiprinātos sakars, tad labāk strādāt FT8 modē.
Tā, Es nostrādāju 1007. kurš to FT8? Jāstrādā ir visās modēs, nevajag dzīties pēc 1000 sakariem. Izbaudiet procesu, Nu, nedzināties pēc 1000 sakariem. Arī nu es runāju balvsakaros pēc to var pieredzes izdarīt. tikai. Ārvi, es tikai saku pēc pieredzes. Visvairāk apstiprināti sakari tādā veidā 1700 sakari un apstiprināts jau ir 1000. Tas arī viss. Jā, manā gadījumā šis bija sakars veikt visādi veidu sakarus, jā, gan SSB, gan dažreiz digitālajās modēs. Bet, jā, lielākoties tas ir vienkārši jāatcerās, un tas ir arī tāds motivators reģistrēties šī te programmai un saprast, kāpēc tā ir vajadzīga. Kāds ir ieslēdzis mikrofonu, varbūt. Jā, piemēram, Tādā jautājums par to Jā, droši. FT8. Tas jau, cik es saprotu, pilnīgi automātiski, ka kaut kur datoru palaida to rāciju un viņš tik sūta tos signālu un automātiski reģistrē, vai ne? Nu, Vai kāds gluži ir? tā nav, jo jums tāpat ir, teiksim, jāizvēlās tajā joslā, kurā jūs raidat, un pēc tam ir jāklikšķina, Jā. jāmeklē. Mhm. Sanāk tā, Es bišķi papildināšu. droši. Jā, ir softi, jā, kuri to visu dara automātiski. Kad tu apmēram to datoru atstāji, viņš dara. Bet jautājums, ko jūs no tā gribat? Ja jūs atstājat datoru un viņš jūsu vietā vāc sakarus, nu, kāds prieks no tā? Nu, nav nekādas. Par to jau arī ir tas jautājums. Vai Tāpēc, tas ir tā tas ir, tas nav tā, kā tāpēc tas ir arī, cilvēks parunā. tieši par to arī stāsts, ka mans ieteikums, gūstat baudu no procesa, izbaudiet katru QSO, ko jūs iegūstat, katru cilvēku, ko jūs nodibināt kontaktu. Paskatieties, kas tas par cilvēku, paskatieties, ko viņš dara, kāds viņš izskatās un tādā veidā. Tas ir, zin kā, šmaukties visur var un ir iespējams. Vai to vajag? Protams, ka to nevajag. Mēs nedzināmies, mums nav zelta medaļa vispārējais. Mēs to vienkārši darām prieka pēc, un tas ir tādā veidā. Ir, jā, softi, kas to dara, bet tas ir pilnīgi garām, tāpēc mans ieteikums izbaudiet procesu, gūstat baudu no procesa. Tas ir tas, kas krāšņākais. Paldies. Nē, tieši tā arī ir ideāli pateikt. Tātad, labi. Viens jautājums. Droši. Es saprotu tā, ka 100% visi tāpat Lotvā jau droši vien nav. Un ir tādi, kuri darbojas ar vēsturiskām metodēm. Tas nozīmē, ka savukārt viņi kā tāda jau nekur nepazūd. Viņi tāpat tiek izmantot. Jā, sanāk tā, ka ir cilvēki, kuri reti, bet ir, kuri vispār neapstiprina, saka, ok, jums ir jāuzraksta man kaut kāds ēpasts vai tur ir speciāla procedūra, varbūt vispār to nedara. Ir cilvēki, kuri izmanto šīs vecākas metodas, viņiem patīk sūtīt kartītes, viņi tās kolekcionē, iegulda tajā resursus. Ir cilvēki, kuri sūta kartiņas un arī veic šo te apstiprinājumu digitāli, un ir cilvēki, kuri tikai digitāli to dara. Manuprāt, tā pareizākā pieeja ir, ka jūs varat to darīt gan digitāli, gan caur kartiņām, ja jums tas interesē, jums ir iespēja. Man personīgi tādu kartiņu nav, jo es tajā īsti neredzu lielas jēgas. Man vairāk ir nozīmīgs tas radiosakars nekā apstiprinājums. Pagaidām man tas nav tas, ar mana prieka mērķis. Mēs arī parunāsim par tiem amatierismu paveidiem, teiksim, ko mēs varam darīt šī hobija ietvaros. Bet jā, var apstiprināt gan ar vecajām, gan ar, teiksim, šīm vairāk no modernajām metodēm. Labi, tātad, kāpēc vispār mēs par šo stāstam arī kā pirmais punkts, ja? Jo šis process aizņem kādu laiku, tāpēc, ka mums vajag iegūt certifikātu, kas apstiprina, ka šīs te pirmais amatieris, Pēters ir Pēters un Jānis ir Jānis. Un tad sanāk tā, ka tas pirmais solis visā šajā procesā ir lejupielādēt un ieinstalēt TQSL programmu. Jūs viņu varat lejupielādēt no ārla saites un atvērt savā datorā. Tad tur uzreiz būs reģistrācijas forma. Un tad tur ir pieprasīta dažāda pamatinformācija. Jūs vārds, izsaukums, signāls, lokatora kvadrāts. Jūs to formu aizpildat, jums tiek atsūtīts e-pasts. Un tad jūs uz to e-pastu nosūtiet savas radio licences kopiju uz noraidītu e-pasta adresi. Varat, teiksim, digitāli tur izņemt ārā savu adresi, jūs, teiksim, negribat ar to dalīties. Tur varat atsūtīt šo te kopiju. Un tad tur esošais darbinieks tajā arlā pievienos jūsu sistēmai, pārbaudīs visu informāciju, un šis te process var aizņemt līdz 2 nedēļām. Viņi to soli izdarīt 2 nedēļu laikā, tāpēc ļoti svarīgi, lai jūs to izdarītu uzreiz tagad, lai kad, teiksim, pēc kāda laika jūs gribētu dibināt sakarus, jau sākt krāt to 1000, ja, tad sanāk tā, ka jums pieeja šī sistēmai būtu. Nu, un tad pēc kāda laika, cerams mazāk nekā 2 nedēļām, bet šajā laika posmā, tad jūs saņemsiet e-pastu ar certifikātu,
jūs to ievadat TQSL programmā, sanāk tā, ka jūs to varat lejupielādēt, un tad ielikt iekšā TQSL programmā, un tad šādā veidā jūs varat augšupielādēt sakarus. Un tad tā sistēma paliek godīga un droša, jums obligāti jābūt tam certifikātam, kuru jums atsūta, lai jūs to varētu darīt. Un tad varat arī redzēt slaida labajā pusē QR kodu, un šis ir super resurs angļu valodā, PDF dokuments, manuprāt, es neatceros to, bet tur viss ir aprakstīts patiešām. Sanāk tā, ka no tā algoritma, kuru viņi lieto uz serveru uzbūvi un reģistrēšanu, tad tur patiešām viss ir. Tad jūs varat, teiksim, ja jums vairāk interesē tieši tās precīzās detaļas, tad jūs varat uz turienu aiziet. Tā, varbūt kādam ir kādi jautājumi tieši par šiem te soļiem. Viens ieteikums, tā kā jūs saņemsiet Lotus certifikātu, obligāti uztaisat viņam to izsaukumu signālu P12 kopiju, kuru var glabāt uz ārējā datu nesēja. Jo, ja to jūs neizdarīsiet, tā atjaunot certifikātu var tikai no tā datora, no kura pieprasīts. Jā, ļoti labs komentārs. Un kopumā mēs tagad runāsim arī par dažādiem veidiem, kā mēs glabājam, logbookiem, kā mēs glabājam veiktos sakarus. Un es jums patiešām ieteiktu izveidot savu sistēmu, kā jūs uz kaut kādā ārējā datu nesēja, nezinu, tas ir USB vai kaut kur Google Drive vai kaut kur ieliekat visu šo informāciju, lai viņi jums glabājās arī kaut kādā otrajā punktā. Tāpat kā, teiksim, ar jūsu fotogrāfijām un citiem datiem. Bet, labi, tagad mums šī sistēmā, varbūt ir kāds vēl jautājums, te Gunārs. Gunārs, ko labi pateicis, bet varbūt kādam bija jautājums. Ne? Nav? Super. Tad ejam tālāk. Tad sanāk tā, ka nākamā programma, kur mēs reģistrējamies, ir qrz.com. Un šis patiešām ir tāds rādījums, te ir sociālais mēdījis, un te ir fotografija lapas YL3 Julieta Alfa Kristers, viens no maniem mentoriem un arī, vēl, teiksim, jaunietis, ja, starp Latvijas rādījumtieriem arī strādā kontestos un kopumā manas un viņa intereses, tā sanāk ir ļoti līdzīgs. Bet, tad jūs varat redzēt viņa izsaukuma signālu, tad kreisajā pusē uzreiz var redzēt, ka viņš ir no Latvijas, vārds uzvārds, arī viņa adrese, tad, teiksim, kur viņš saņem tās QSL kartītes, bet lieta tāda, ka varat redzēt informāciju par QSL un tur ir rakstīts LOTW. Un, ja jūs paskatāties biogrāfiju, tad CFM confirm LOTW only. Tad sanāk tā, ka viņam nav kartītes un viņš īsti nevēlās, lai jūs viņam tās sūtat, jo viņš neatbildēs. Viņš saka, ka viņš apstiprina šo sakarus tikai digitāli. Tad arī tajā augšējā headerī tad varat redzēt, ka ir arī e-pasta adrese, jūs varat uzklikšķināt use mouse to view, uzklikšķināt, tad varat arī aizsūtīt šim cilvēkam e-pastu, varat paskatīties, cik daudz cilvēku ir skatījušies viņa lapu. Tad tajā biogrāfijā ir, teiksim, informācija to, ko tas rādījums pats ielicis, ja, tad šie gadījumi mēs varat redzēt, viņš te pastāsta, kā viņš vispār tika, teiksim, tie pirmie soļi viņa hobijā, ja, tad 2010. gadā caur kluba staciju, tad par licenci runā, par transceiveriem un arī par viņu pieredzi CQ Worldwide CW 3 Bravo 8 Mike komandā, tad D-ekspedīcijā. Tad jūs varat arī paskatīties details, tur būs vairāk informācijas, teiksim, par viņa reģistrēšanas datumu, šī te qrz.com un tā tālāk, un tur var redzēt visādi informāciju. Plus vēl arī varat redzēt, ka te ir logbook sadaļa, un tad bija jautājums par to, ka mēs varam izmantot šīs digitālās metodas, varam izmantot kartītes. Šim te digitālajiem metodiem ir vēl, teiksim, tāds sadalījums, ir Lotus, ir qrz.com, ir EQSL un citas platformas. Kāpēc mēs jums stāstam par Lotu? Tāpēc, ka tā mēs varam krāt tos 1000 sakarus un kopumā tas ir tāds tas ir pieņemts, ka tas ir, teiksim, visstandartākais variants, kā mēs apšim sakarus. Skaidrs, ka var būt visās platformās, bet, ja jūs gribat atvieglināt sev dzīvi, tad Lotus ir tā vieta, kur jābūt, jo tad jūs varat, teiksim, tas ir tāds drošāks apstiprinājums. Citas platformas viņam nav tie certifikāti un tā. Bet, tad jūs reģistrēties qrz.com, tad citi rādījumi viņi var, teiksim, pameklēt jūsu izsaukumu un redzēt, ok, šis ir Kristers, vai tas ir Matīs, vai tas ir Gunārs, un uzzināt informāciju par jums un arī sazināties, ja ir tāda vajadzīga. Bet, labi, tagad mēs parunājām ar tām programmām, kurās ir jāreģistrējas, jo tas aizņem laiku, bet lai mēs varētu kaut ko darīt ar šīm programmām, ar tiem logbookiem, ar apstiprināšanu, mums vispirms tie sakari ir kaut kur jāieraksta, lai mēs pēc tam tos varam apstiprināt. Un tad kopumā man šī pieeja,
kad es sāku, es pamēģināju visu, un tad ļoti ātri sapratu, kas man patīk, kas man nepatīk, vairāk iemeslu dēļ, bet nu parunāsim par tām, teiksim, izvēlēm, kas jums ir, un visbiežāk lietotajām programmām un veidiem. Nu tad pirmais, par ko parunāsim, ir papīra loga. Un šo mēs nerekomendējam, jo, nu, atkal 21. gadsimtā uz datora šo visu var darīt krietni efektīvāk, vieglāk un drošāk. Bet ir arī dažas prioritātes, jā. Pirmkārt, no papīrs ir kopumā ērts jebkurā vidē. Sanāk tā, ka jūs sežat kādā mežā vai uz kalna pota sota, ja? Tad sanāk tā, ka nu, uz papīra ir viegli rakstīt, jums nav jābūt telefonam klāt, un, teiksim, tas ir tāds pieejams veids, kā jūs to varat darīt. Nav obligāti jābūt šādam skaistam papīram ar rūtiņām un jau laukumiem, lai te varētu kaut ko ierakstīt, ja? Varat to vienkārši darīt uz, nezinu, uz jebkādas lapas, kas jums ir pieejama. Nu, arī nav jāuzstāda programma. Un nav jāiemācās tā izmantot. Sanāk tā, ka ja kāds baidās no datoriem, tad varbūt šīs jums varētu patikt. Bet ir arī lielas problēmas. Teiksim, tā ir lēnu datu ievada. Nevar saslēgt ar Lotvu un citām online datu bāzēm, ja, par kurām mēs tikko runājām. Ir arī grūtāk atrast noteiktos QSO. Man ir tāds stāsts, es pavisam nesen, sanāk, viendien es biju nodibinājis sakaru ar vienu kungu no Anglijas, un tad pēc, teiksim, nedēļu divām, tad mēs atkal nodibinājām sakaru, bet uz cita diapazona. Un es viņam saku, forši, ka mums ir sakars uz tā otrā diapazona, un viņš saka, es neatceros, jo man ir papīra loks, tad viņš tur 5 minūtes skatījās, jā, Matīs, tu taču man te biji. Jā, tāpēc ir grūtāk atrašot noteiktos QSO un pārskatīt, cik ir bijuši iepriekšējie sakari ar doto staciju. Nav arī datu integritāte. Sanāk tā, ka ja jūs šo papīra lapiņu pazaudējat, tad viss tas sanāk sakaros, tie sakari pazūd. Nu, un arī, teiksim, jūs strādājat kontestos vai kādās citās aktivitātēs, tad ir grūti nosūtīt šos datus, dalīties ar šiem te QSO, kurus jūs ierakstat. Ja. Nu, var uztaisīt fotografiju, bet tas gluži nav ideāli. Nu, re, un tagad sanāk tā, ka, mēs to varam darīt uz papīra, bet, ja mēs to daram digitāli, tad ir 2 formāti, kā mēs varam šo te ieraksti veikt. Jā, un šie ir failu formāti, šis vēl nav programmas. Sanāk tā, ka mēs parunāsim plītās par programmām, bet jāatcerās, ka, kad mēs dalāmies ar šiem failiem un mēs sūtam šos failus, mēģinam tos apstrādāt, tad mēs to varam darīt ar 2 dažādiem failiem. Tad pirmais fails ir ADIF fails, un sanāk tā, ka tas ir Amateur Data Interchange formāts. Un tas ir standartizēts formāts, rādiem tie ir sakaru QSO datu apmaiņai, paplašinājums.cd. Un tas tiek izmantots visādās programmās, par kurām mēs parunāsim. Jā, Log4OM, N1MM, HubRadio Deluxe tā tālāk. To arī var, teiksim, augšupilādēt uz šim te programmām, uz TQSL, jeb Lotvu, uz qrz.com. Šis ir tas fails, kuru jūs ieliekat tai datu bazē, lai jūs varētu apstiprināt sakaru, kur jūs veicat. Nu, un tad katram QSO te ir informācija par datumu un laiku, frekvenci un joslu, režīmu, kurā jūs strādājat. Ja? Un tad arī saucēju un atbildētā izsaukuma signāla jūsu un korespondenta, un arī signāla ziņojums. Ja? Sanāk tā, vai tas varētu būt 59, 599 vai, nu, teiksim, kāds cits skaitlis atkarībā atkal no darba režīma. Un tad otrais sanāk tā, ka šo formātu mēs izmantojam, kad mēs gribam, jā, teiksim, dalīties ar sakariem, vai visbiežāk, kad mēs mēģinam, teiksim, pārimportēt no viena logera uz otru, vai no arī augšuplādēt viņus uz tiešsaites logbookiem. Bet, kad mēs strādājam sacensībās un citās aktivitātēs, tad mēs izmantojam Cabrilo formātu. Un tas ir sacensību QSO formāts, un šo visbiežāk, kā es minēju, izmanto sacensībās, lai iesniegtu QSO žurnālu organizatoriem. Paplašinājums ir .log, un šis te fails satura operatora informācijas, varat redzēt headerī. Ja? Tur ir call signs, QTH, stacija, varbūt punkti, kāds klubs, pie kura jūs piedarat, ja jūs vārds, adres tā tālāk. Tad uzreiz, teiksim, sacensību organizators, kontestu organizators var pārbaudīt šo te informāciju, paskatīties, kas jūs tāds vispār esat. Ja? Tad katram QSO ir savs ieraksts rindā, tad viņi ir ātrāk pārskatāmi, un tad parasti ir kaut kāds norādes uz konkrētajām sacensībām, teiksim. Nu, tur parasti ir rakstīts, šajā gadījumā tas ir DE QSO party, varbūt Delavēras QSO
QSO partiju. Nu, tad tas Cabrilo mērķis ir strukturēt vienot datu iesniegšanas sacensību tiesnešiem. Sanāk tā, ka galvenais mērķis ir, ka tiesneši var ātri pārbaudīt, salīdzināt starp diviem logiem, ka parādās tas pats sakars. Tāds pārskatāms gan datoram, gan cilvēkam formāts. Bet, nu labi, tagad parunājām par tiem diviem failiem, kurus mēs varam eksportēt, importēt, dalīties, bet mums kaut kā šie te faili ir jāizveido. Un mēs to darām ar dažādu programmu palīdzību. Un tad vispopulārākā programma ir N1MM+. Un ir vairākas prioritātes. Pirmkārt, šī programma ietver lielāko daļu konkursu un režīmu. Tā atbalsta gan īsviļņu, gan ultraīsviļņu sacensības, DXings, satelītus un arī vairākus režīmus. Telegrāfu, SSB un cipars. Darbojas arī ar lielāko daļu radiostaciju un digitālo rīku. Sanāk atbalsta SO2R tehnoloģijas, kas ir 2 radio. Sanāk viens operators, 2 radio. Un arī rotorvadību. Teiksim, ja jums ir jāgi anteni, jūs to gribat pagriezt, tad te ir iebūvētas rotorfunkcijas. Tā ir ļoti elastīga un lietotājiem draudzīga saskarsme. Salāk jūs varat pielāgot logus, reālaika novērošanu un tādu ļoti vienkāršu QSO reģistrēšanu. Un tad, ja jūs paskatīsieties screenshots, tad pirmais loks no augšas sanāk tā, ka te ir vairāk laukumu. Pirmais laukums ir calls, ir izsaukums. Otrais ir un trešais ir raporti, sanāk sent un received raporti. Ceturtais loks ir korespondenta vārds un pēc tam arī komentārs par jaudu, par antenām, varbūt, teiksim, ka šī te brīdī uz diapazonu bija QSB, kā citi traucējumi un tā tālāk. Nu, arī skaidrs, ka ir labas datu eksportēšanas iespējas. Jūs varat importēt, eksportēt ADIF un Cabrilo failus, un arī atbalsta vairāk lietotāju iestatījumus un darbojas ar parastu aparatūru, neko speciāli jums, teiksim, datoru ziņā nevajag. Tad arī vienkārši parādīt jums, teiksim, funkcijas, varat redzēt tos pēdējos sakars, un tā tas sakars arī izskatās. Sanāk tā, ka jums ir laiks, UTC laiks, datums, tā call signs, frekvences, kurās, un sanāk tā, ka šīs te programmas sinhronizējās ar jūsu radio caur CAT vai, kad mēs parunāsim par radio, tad bišķīt detalizētāk izskatīsim, bet lielākoties no transceiver šie dati tiek izvilkti un uzreiz jūs varat redzēt, uz kuras frekvences stācija tiek nostrādāt. SSB, bet šajā gadījumā LSB, lower sideband, raport, un tad prefiks, teiksim, varat redzēt, SP ir Polija, HB ir Šveice un tā. Nu, un tad arī vārds un kaut kāds komentārs. Labi, tad nākamā programma ir Logger 32, arī pielāgojumi saskārtnē, var izkārtot dažādi izkārtojumi, fonti, krāsas, logu pozīcijas. To visu var pielāgot atbilstoši jūsu vēlmēm. Programma arī ļoti stabili un aktīvi uzturēt, tāpat kā N1MM+. Viņi ilgstoši darbojas, viņi bija šķīt vecāki, bet ir ļoti labi atbalstīti. Un šī programma ir ļoti jaudīga filtrēšana, meklēšana. Sanāk tā, ka jūs varat viegli šķirot, meklēt, filtrēt, ka jūs jau pēc joslas režīma, datuma, izsaukuma signālu citiem parametriem. Te jūs varat redzēt, ka viņi tāda krāsaina, bet tas plus ir tāds, ka jūs varat pielāgot to savām vajadzībām. Tad nākamā programma šī ir bišķī tāda, teiksim, vērsta uz ikdienas sakaru veikšanu un tāda varbūt izskatās vienkāršāka, bišķīt modernāka. Tas ir Log4OM un, ja tā iztulkot, tad tas ir logs for, domāts old man, veciem cilvēkiem. Tāpēc tas interfejs ir tāds vieglāks un paskatāmāks. Bet te ir arī viens plus, ka datu sinhronizācija notiek reālaikā. Sanāk tā, ka jums nav papildus jāizvelk ārā šis te ADI fails un jāieliek Lotvā, Klablogā, QRZ.com, HamQTH, visās šajās datubāzes serveros, tas viss notiek automātiski. Skaidrs, ka arī mūsdienīgs saskarsme, tāds tīrs intuitīvs izkārtojums. Un arī padziļināta integrācija ar QRZ.com. Un tad jūs varat redzēt screenshotā, ka ir redzams attēls, ja? Un sanāk tā, ka gan karte, gan tā vieta, kur tas amatieris atrodas, gan arī tā profila bilde, kuru viņš ir ielicis. Tad jūs varat uzreiz paskatīties, ar ko tas cilvēks tur nodarbojas. Tā varbūt kāds jautājums ir. Ir viens jautājums, šīs te programmas, viņas ir dažādām platformām paredzētas vai tikai PC? Jā, šīs programmas domātas Windows, bet mēs arī tūlītās parunāsim par programmu, kuru var lietot gan uz telefoniem, planšetdatoriem, sanāk tā, ka tā ir tāda web programma saite, uz kuras varat aiziet un
nevis programma, bet, nu jā, redzēsiet līdās. Bet jā, šīs, par kurām mēs tikko runājām, ir uz Windows, uz PC domāts. Nu labi, un tad nākamā programma, par ko parunāsim, ir Diexlogs, un šī programma sanāk tā, ka, ja mēs runājam par kontestiem, kur galvenais mēķis ir spēt ātri ievadīt sakarus, tad N1MM un Diexlog ir tās visbiežāk lietotās programmas, bet atkal te ir plašs sacensību atbalsts, aptver vairāk nekā 450 iepriekš konfigurētu sacensību, īsviļņu, 0, īsviļņu, ekspedīcijas, viskas. Uz tastatūru orientēt saskarsni sanāk tā, ka, ja jūs gribat veikt šo sakurus pēc iespējas ātrāk, tad ideja ir tāda, ka jūs savu peli neaiztiekat un abas rokas ir uz klaviatūras un tur tās arī paliek un jūs visu varat darīt ar tastatūru. Uzlabotas SO2R un klasteru funkcijas sanāk tā, ka te var pieslēgt divus rādio vienlaicīgi, dažādas sarežģītas klasteru integrācijas un klasters ir arī papildus servers un sanāk tā, ka cilvēki var klausīties kas notiek uz diapazoniem, pa visu pasauli, un dekodēt telegrāfa vai digitālas signālus, un pēc tam viņi internetā pasaka, ka tas signāls uz dotas frekvences atrodas. Un sacensībās mēs šo iespēju izmantojam, lai mēs nevis meklējam to staciju, bet uzreiz uzklikšķinam, paklausamies, ka tā stacija tur ir, un uzreiz varam to staciju nostrādāt. Sanāk tā, ka tas ir tāds efektīvāks veids, kur mēs varam netērēt laiku. Skaidrs, ka sacensībās ir dažādas ieskaitas. Ir ieskaitas, kuras šādas tehnoloģijas var izmantot, un ieskaitas, kuras nevar. Bet kopumā šī ir viena no tām tehnoloģijām, kas mums ļauj veikt šo sakarus ātrāk, un arī ikdienā to jūs varat izmantot. Piemēram, jūs gribat nostrādāt kādu retu valsti, jūs redzat, ka tā valsts raida uz dotas frekvences, ka vai nu, teiksim, robots, programma ir redz, ka tur ir telegrāfs un viņš raida savu izsaukumu. Vai nu kāds cilvēks ir speciāli ielicis atkal šajā DX klasterī informāciju par to, ka tur kāds raida. Jūs varat aiziet, paklausīties, patiešām ir tā stacija un nostrādāt. Nu, un tad arī te ir ļoti tāds pielāgojums atvērt, pirmkārt zinās, sanāk tā, ka tas ir open source. Jūs varat modificēt un teiksim, pielāgot šo programmu savā stacijas vajadzībām. Nu, un tad pēdējais variants, kas krietni mazāk lietots, bet vismodernākais ir Wavelog jeb Cloudlog. Un tad te ir tiešām šīs te mākoņa cloud ērtības. Var pieteikties no jebkuras ierīces, dators, tālrunis, planšetdators. Ja ir internet pieslēgums, nav nepieciešamības neko instalēt. Šo programmu sanāk tā, ka viņa strādā jūsu hostā, tā ir self-host elastība. Un tas ir izstrādāts samiem, kas vēlās kontroli, ja viņi grib izmantot to uz savu serveru pie savu hostinga pakalpojumu sniedzēju. Ir arī vairāk lietotāji atbalsts, teiksim, ja viens cilvēks, kuram ir zināsams, kā šo visu saslēgt, grib padalīties, tad citi cilvēki var arī ielogoties savos kontos iekšā šī te self-hostā, šī te programmā. Nu, un tad var arī to lietot, teiksim, koplietošanas stacijām, kur ir vairāk lietotāji. Bet no otras puses, jā, viņi ir tā izskatās vieglāk, modernāka, bet ir nepieciešams tehniskās zināšanas. Sanāk tā, ka parasti, lai visu šito sataisītu, jā, un saslēgtu, vajag kaut kāds VPS, virtuālā privāta servera izmantošanas zināšanas, nu un arī vispār kopumā zināšanas par tīmekļa serveriem, datubāzēm un arī pamata Linux komandām. Varbūt tas nav ideāli piemērots tiem, kuri nav pazīstami ar šo infrastruktūru vai, nu, teiksim, serveru uzturēšanu. Bet, nu labi, varbūt tad šīs ir tās lielākās opcijas. Atkal, kā es minēju, tad mans ieteikums ir pamēģiniet, izpētiet, paskatiet varbūt YouTube vai lejupilādiet, instalējiet šīs te programmas un saprotiet, kas jums patīk. Un es domāju, ka kopumā strādājot, veicot dažus sakarus vai vienkārši paklikšķinot pa to programmu, uzreiz sapratīsiet, vai nu tā, teiksim, jums der vai neder. Bet teikšu, ka, teiksim, tas pats Diexlogs, ja, vai N1MM, tur ir tā saucamais learning curve. Un sanāk tā, ka sākumā viss liekas tāds svešs, grūts, kā es daru šo, kā es daru to, bet lēnām paskatot dažus video, izlasot dokumentāciju, saprotat, cik tā programma ir spējīga un tur patiešām ir daudz funkciju un cik ērti to ir izmantot pēc kāda laika, kad jūs to iemācāties darīt. Jo, teiksim, kad es strādāju sacensībās, es pats nedomāju, es jau uzreiz uzklikšķinu, teiksim, kādu kombināciju klaviatūras vai aizēju un ieslēdzu kādu logu. Man pat par to nav jādomā. Tā kā vienkārši ir jāpierod un jāsaprot, kas jums visērtāk liekas un vislabāk der.
Tā, labi, domāju, varam iet tālāk. Nu, re, tad bišķīt aizgāja pa tālu. Tad nākamais solis, ok, tad jūs esat jau sākuši eksperimentu, tad mēs gribam, lai jūs kļūstat arī, teiksim, vēl integrētāk mūsu kopienā, jo mēs patiešām varam piedāvāt daudz, un es domāju, ka ir arī daudz zināšanu tagad, kas pie mums nāks un veiks dažādus uzlabojumus, būs jaunas idejas un risinājumi, un tāpēc kopumā komunikācija starp Latvijas rādījumtieriem notiek divās platformās. Pirmkārt, tā ir HAM WhatsApp grupa, un es jau redzēju, ka vairāk ir šī grupai pievienojušies. Un, nu, jā, te bieži vien tad cilvēki vai nu, kad viņi grib kādu jautājumu diskutēt vai kaut ko paziņot, vai, teiksim, jautā, varbūt kādam ir pieejams kāds transīvers, par ko mēs arī parunāsim. Jā, tad to dara šī te grupā. Un tad te jūs varat uzrakstīt Ervīnam YL2CQ, varat redzēt telefonu numuru, uzrakstiet, varbūt varat uzvanīt, un tad pateiksiet savu pilno vārdu, izsaukumu signālu, savu QTH, un viņš jums pievienos šī te grupai. Un tad otrā grupa, kas ir Latvijas rādījuma, tie ir līgas grupa, ja tas ir community, tad jūs varat pievienoties šim te community, izmantojot QR kodu šī te kopienai. Bet te tas plus ir tāds, ka tas nav viens čats, sanāk tā, ka tas ir sadalīts grupās, interešu grupās. Teiksim, ja jums patīk sacensības, vai jums patīk digitālie sakari, vai jums patīk meshcore, meshtastic, ja, un nodes un repeater, tad katrai interešu grupai ir savs čats, un tad jūs varat filtrēt, izvēlēties, kas jums interesē, kas neinteresē, un tādā ļoti, teiksim, ērtā operatīvā veidā tad saprast un tikt informētam par jums svarīgajām lietām. Tā tad varbūt kāds vēl uztais kādu fotogrāfiju, noskanēja QR kodu. Jā, es domāju, ka mēs sekundes 20 varam pagaidīt, lai kāds vēl noķert QR kodu savos vietāluņos, ja kāda tas interesē, tad droši. Domāju, pietiks. Jā, super. Tad varam iet tālāk. Ok. Nu un tagad šis nākamais jautājums ļoti svarīgs, ja jūs tā pa pusē klausījāties, tad varbūt tagad ir tas laiks, kad iefokusēties uz prezentāciju, runāsim par pirmā transīvera iegādi. Un kopumā, teiksim, nākamo dažu mēnešu laikā jūsu stacijas iekārtošana aizņems gan visvairāk no jūsu laika, gan arī, teiksim, resursu un naudi. Bet, nu jā, te ir vairākas opcijas lietot jauni QRP un 100 vati. Bet kopumā, pirmkārt, kā jau iepriekš, tad parunāsim par resursiem, kuri jums ir pieejami, lai saprastu, vai dots transīvers jums der. Un tad pirmais resurs ir saite rigpix.com, tur ir rakstīts, un tad jūs ievadot, teiksim, iegulējot kādu dotu transīveru modeli šī te saitē, jums tiek dota informācija šādā te formā. Tad, kāpēc vispār šis ir svarīgs? Nu, pirmkārt, jūs varat redzēt, kuros diapazonos transīvers darbojas. Teiksim, ja jums interesē izsviļņa 80 metru diapazons, jūs varat paskatīties, ka šis te radio FTDX10, šis ir tas radio, kas man ir arī mājās, sanāk tā, ka darbojās uz 80 metru diapazonu. Nākamais jūs varat redzēt, kādi, teiksim, ir tie tuning stepi, ja, cik precīzi jūs varat, teiksim, pielāgot to radio pie raidītā signāla. Ja, un tad modes, kurā jūs varat strādāt, amplitūdas modulācija, frekvences modulācija, SSB, telegrāfs, arī TPSK, digitālās modes. Varat arī redzēt barošanu, sanāk tā, ka jums, mēs par šo arī parunāsim, bet sanāk tā, ka spriegums, kas ir vajadzīgs, ir 13,8 volti. Nu, un tad arī varat paskatīties, cik liela strāva ir vajadzīga. Un arī, kad runāsim par barošanas blokiem, tad šis ir parametrs, uz kuriem ir jāskatās. Varat redzēt, ka tie ir 23 amperi. Tad antenas konektori, saprast, kādu konektoru jums būs jāpērk, lai pieslēgtu antenu pie transīvera. Tad jūs varat redzēt, ka ies pretestībā ir 50 ohmi. Un konektors ir SO239 tipa konektors. Un sanāk tā, ka šis ir vispopulārākais konektors, kur jūs redzēsiet tīpaši izsviļņu transīverē. Varat redzēt svaru, citas funkcijas un arī tad,
teiksim, ir raidītājs un ir arī uztvērējs, un te ir tā uztvērēja porcija. Tā varat paskatīties, sanāk, cik tas ir jūtīgs, un kādi pastāv filtri un tā tālāk. Nu, tad arī raidīt sekciju, transmitter section. Un te ir visvarīgāk skatīties tieši uz RF output power, jeb izējas jaudu, un jāskatās, lai tā izējas jauda. Nu, parunāsim arī par jūsu, teiksim, to pielietojumu, kur jūs gribat šo transceiveru lietot, bet kopumā tad uz šiem skaitļiem ir jāskatās. Lielākai daļai šāda veida transceiveru izējas jauda ir tieši 100 vati. Jā, uz amplitūdas modulāciju skatāmies uz frekvences modulāciju SSB vai CW, jau uz telegrāfu. Nu, te varat redzēt atkal, kādas ir modulācijas sistēmas, te bija šī pa mikrofonu, un arī sadaļā Related Documents ir instrukcija, jā, sanāk tā, ka varbūt pirms jūs iegādājaties doto transceiveru, jūs gribat uzzināt varbūt par dažām funkcijām, vai ir kāds jautājums, tad parasti šajā PDF dokumentā, kur jūs varat atrast te visu svarīgo informāciju. Nu, tad arī options un accessories varat paskatīties, ko šajā gadījumā Yaesu firma piedāvā vēl klāt pie šie transceiveri, sanāk dažādi filtri, austiņas, mikrofoni tā tālāk. Nu, bet galvenais, uz ko ir jāskatās, un te arī tāda piebildīta, ka šī ir bāzes stacija. Sanāk, ko tas nozīmē? Tas ir radio, kas stāv jums mājās uz galda, jā, un sanāk tā, ka tas nav portatīvs risinājums vienā vietā, un tad no tā ir atkarīgs dažādas lietas, bet kopumā parastā ir stacija iekārtot jūsu mājās vai, teiksim, laukos vai dārzā vai kā. Nu, tad pirmais punkts ir, jā, ka ir šī 100 vatu jauda, un tas uzskatīts par to sweet spot, ja, radio jaudās, to, teiksim, to jaudu, ar kuru pietiek, ar kuru var iesākt, un arī jāatcerās, ka B klases radiometriem šī ir maksimāli atļauta raidīšanas jauda, ja. Bet kāpēc tieši mēs runājam par šiem 100 vatiem, kāpēc tas ir nozīmīgi? Nu, pirmkārt, tas jums radīs vienlīdzīgus konkurences apstākļus kontestos, sanāk tā, ka parasti kontestos ir 3 teiksim, ieskaišu veidi, 2 vai 3 ieskaišu veidi. Pirmkārt ir QRP, jeb mazās jaudas stacijas, tad ir low power, kas ir 100 vati, un tad ir high power, kas ir, tad jau tie kilovatiem. Un tad, bet tie 100 vati arī ievērojami atvieglos diegs kontaktus. Teiksim, salīdzinot 20 vatu raidītāju zaigu, piemēram, jā, vai kādu maz jaudas raidītāju, un šiem 100 vatiem atšķirība ir patiešām liela. Tad nākamais punkts ir, radiostacija ir pilns HF spektra pārklājums. Sanāk tā, ka, ja jūs gribat strādāt visos radiometru diapazonos, kas jums ir pieejami, tad jums vajag, teiksim, jau par A klasi domājot, no 10 līdz 160 metru pārklājumu, bieži vien arī ir iekļauts 6 metri, un galvenais arī ir, ka USB, LSB, telegrāfu un digitālo režīmu iespējams. Un tad arī ļoti nopietna kontrola. Un atcerieties, es jums rādīju, ka tā frekvence sinhronizējās iekšā programmā, ka var uzreiz redzēt to, jūs pagraužat, sanāk, radio uz kādu citu frekvenci, un programmā tas parādās. Šīs tiek veikts caur cut kontroli. Un te ir 2 varianti. Vai nu tas ir komports, vai nu arī CIV interface. Sanāk tā, bet lielākoties tā ideja ir, tas ir vats, kur pieslēdz pie datora, instalēt driverus, un tad radio sacēdās kopā ar datoru, un tad jūs varat izvilkt no tā informāciju. Un arī pēdējais punkts ir vēlams ATU, un ATU ir Automatic Antenna Tuner. Tas ir antenas tuners, kas palīdz novērst augstu SVR, jeb stāvviļņus nerezonantās antenās. Un tas nozīmē, ka pat neideālajos apstākļos, ja jums ir šī nerezonanta antenas līdz novietojums, varbūt antena ir nekvalitatīvi izveidota, jūs varēsiet raidīt nebojājot savu transceiveru. Un arī jāatcerās, ka visi tuneri nav vienādi. Sanāk tā, ka daži var, teiksim, notunēt antenas, kuriem SVRs ir 3:1, vai 3:1, 1:3, vai nu ir, kas var krietni lielākus skaitļus, teiksim, pieņemt, jā, tur minēju tikko zaigu G90, pats nelietoju, bet kā es saprotu, tad tas tuners, kas iebūvēts tajā transceiverī, patiešām tāds ļoti iespaidīgs, un YouTube'ā varat atrast dažādus video, kur to pieslēdz pie, teiksim, pie žoga un sāk raidīt. Nenozīmē, ka jūs signāls tiks izstarots kvalitatīvi, ja vienmēr
Mūsu galvenais mērķis ir, lai mūsu antena izstaro pēc iespējas vairāk mūsu jaudas, bet ir labi, kad ir šis te tuners, un arī sākumā, kad jūs neesat, teiksim, pieredzējuši, kā veido labas antenas, ja, manā gadījumā arī tā bija, ka pirmā antena patiešām bija ne ar tik labu SVR, kā gribētos, un tāpēc es jau varēju sākt raidīt šī tunera dēļ. Varbūt kāds jautājums, daudz svarīgas informācijas, varbūt kāda vēl papildus piebilde no Gunāra vai kāda cita. Nu, Matīs, ja drīkst, es piebildīšu, ja mani var dzirdēt. Jā. Es par tiem 100 vatiem, jā, 100 vatu ir arī mans sapnis, es arī gribētu ar 100 vatiem kādreiz pastrādāt, bet tā starpības starp 20 un 100 ir droši vien kontestā ievērojama, bet to, kāda ir starpība dzīvē, to var parēķināt, to noteikti no eksāmena nav aizmirsts, ka tas ir principā viena S vienība. Un šī viena S vienība droši vien sacensībās ir nozīmīga, bet dzīvē joprojām var strādāt ar tiem 20. Tā kā nevajag nobīties, ka tas ir ļoti maz un ļoti slikti. Bet tas tā, tāpēc, ka es tāds QRP nometnes aizstāvis nedaudz, tāpēc tā kā pāris vārdus aizstāvībā šim te mazajam brīnumam G90. Jā, tā patiešām ir. Tāpēc arī runājam par bāzes staciju. Tad nākamais būs par QRP radio. Bet jā, nav tā. Man ir jautājums. Kad mēs pērkam aparatūru, droši vien daļa no mums, kas gribēs kaut ko lietot, varbūt nopirkt. Kā var pārbaudīt to aparātu? Uz ko ir jāskatās? Ideāls jautājums, tūlītās par to parunāsim. Tas ir nākamajos 3 slaidos. Jā, par to parunāsim tūlītās. Labi, un tad ir portatīvais un mobilais risinājums. Un tas ir tas, par ko tikko runāja arī jurists. Tad sanāk tā, ka nav obligāti jābūt šī 100 vatu raidstacija. Sanāk tā, ka, un mums tie mērķi, tie uzdevumi, kad mums ir portatīvais risinājums, sanāk tā, ka jūs aiziet uz mežu vai uz kādu parku, jebkur, kur jums patīk, un sākat raidīt. Pirmkārt, ir maz patēriņš, jo bieži vien jums nav barošanas bloka rozetes, pie kuras varat pieslēgties. Sanāk tā, ka būtu labi, ja tas ir mazāk nekā 1 ampērs ARX un TX no 5 līdz 8 ampēriem, jo tas viss būs jānodrošina no akumulātora, no baterijas. Arī jauda ne mazāk kā 5 vati, jo mazāk par 5 vatiem tā ir patiešām pacietības pārbaude. Ar sliktu izplatību sakari, kas tiek veikti ar jaudu mazāk 5 vati, paliek krietni grūtāk. Ar 20 vatiem, kā viņš jau minēja, var jau sākt strādāt diezgan pilnvērtīgi. Noderēs arī atkal labs tuners, kas ļauj izveidot antenu arī kompromisa apstākļos, piemēram, random wire un citi risinājumi. Un tirgu ir daudz lētu un mazjaudīgu QRP transceiveru, bet īsti nevajadzētu iekrist uz to super zemo cenu, jo tiem bieži vien ir blakus izstarojuma, audio kvalitātes un citas potenciāls problēmas. Te pirmkārt jāveic izpēt, jo bieži vien šie mazjaudīgie transceiveri tiek pārdoti no vietām, kur īsti tā kvalitāte nav tā labākā. Arī sanāk tā, ka labs dziļas izlādes akumulators ļoti svarīgs. Parunāsim par barošanas blokiem, bet ja tieši runājam par portatīvo mobilo staciju, tad akumulators ir piemērotāks. Sanāk tā, ka viens no labākajiem variantiem ir Life PO4. Un arī portatīvi var strādāt arī ar bāzes staciju, ar to pašu transceiveru, teiksim, kur es jums rādīju. Bet tad ir jānogādā forša darba vieta tam un jāspēj to pabarot, jo atkal, teiksim, tā strāva, kas ir vajadzīga, ir krietni lielāka. Bet labi, tad kur pirkt jaunu, un arī bija jautājums par lietot, tad nākamais slaids ir par to lietot. Bet, ja mēs pērkam jaunu transceiveru, tad īsti ir vairākas vietas, kur mēs to varam darīt. Latvijā īsti jūs nevarat ienākt veikalā un tā, teiksim, kā pieverkot iPhone un pateikt, es gribu šo te modeli. Mēs to darām online. Sanāk tā, ka ir vairāk saites, piemēram, vimo.de vai .com, Radio Didity, pileup.dx.com un arī Martin Lynch & Sons. Sanāk, tā ir britu kompānija. Bet kādi ir plusi šādai te pieeja, ka mēs pērkam jaunu? Pirmkārt, var izvēlēties no vairākiem transceiveru modeļiem, iComs, Yaesu, Kenwood, citi. Parasti saitēs ir redzami tehniskie dati, un ja ir kaut kāda neskaidrība, jūs nevarat atrast informāciju,
varat uzzvanīt, pajautāt, viņi jums palīdzēs. Skaidrs, kā arī Latvijas rādījām tie, ja mēs jums arī esam gatavi palīdzēt, bet tieši par to modeli vai, teiksim, pasūtīšanu, piegādi, tad varat uzjautāt. Bet, nu, varbūt dažiem mīnus, tad cenas īsviļņu transceiveriem sākās no 700 €. Jā, tas ir lētākais variants, kas pieejams no jauniem rādiem, ko viņi piedāvā. Nu, arī ir citi tirgotāji, sanāk tā, ka varat atrast kādu citu, bet šie ir tie lielākie spēlētāji. Brek. YL2 Gauja Delta. Latvijā var firmā Elsi pasūtīt transceiveri. Varbūt būs jāpagaida, bet tad var, kā saka, uzreiz arī Rīgā uz Maskavas ielas. Tur viņiem ir birojas un darbnīca, var uzreiz pārbaudīt. Jā, var arī tā darīt, un kad runāsim par feeder, par koksela kabeli un par barošanas blokiem, tad tieši tie screenshot, kas man tur būs no šīs TLC saites. Bet es tā saprotu, ka viņiem tie transceiveri nav uz vietas, sanāk tā, ka viņi vienkārši sūta tavā vietā un tad pieliek vēl kādu summu pie tās oriģinālās cenas par šādu te pakalpojumu. Bet, nu labi, tad kur mēs pērkam lietotu? Un te ir atkal divi piegājieni, nu pat vairāk, bet tie teiksim, Latvijas ietvaros. Tad pirmkārt jūs varat paskatīties LL formā, tā aiziet uz ll.lv fórums, tirdziņš/trade kategorijas. Tad tur bieži vien cilvēki ieliek listingu, ja, ieliek sanāk rindiņu par to, ka viņi pārdod savu transceiveru. Un tad jūs varat paskatīties, bieži vien tur ir fotogrāfijas, teiksim, e-pastus, kur jūs varat uzrakstīt un tad uzzināt vairāk par to transceiveru, kur tas cilvēks pārdod. Bet vairāk arī raksta, un šī bija man pieejama, tad vairāk raksta Ham WhatsApp chatā. Vai, nu jā, tas sanāk, ka ir pieejams transceiveru pārdošanai. Bet tas ir tas, ko es darīju. Ja nevarat neko atrast, tad es iesaku jums uzrakstīt šī Ham grupā. Jo, kad es mēģināju atrast sev transceiveru, tad nu, tajā LL formā īsti piedāvājums nebija. Ja, un tad es tagad gaidu, domāju, kur es šo transceiveru dabūšu nopirkšu. Ja. Un tad, bet ir vairāk cilvēku, kur aktīvi nereklamē savu transceiveru, bet labprāt to pārdot. Nu, tas skaidrs arī, ka lietot jūs varat pirkt ārpus Latvijas. Ar to ir lielāks risks, ja jums kaut kā tas ir jāpiegādā no, teiksim, Vācijas uz Latviju. Bet ir arī daži Latvijas-Vācijas rādījumi, tie, kur bieži vien braukā no Vācijas uz Latviju, kuri varbūt jums var ar šo te procesu palīdzēt. Cerams atbildēs jūsu jautājumu, varbūt ir kāds papildus jautājums par šo. Čatā ir jautājums, Matīs, vai kādam ir pieredze ar SDR transceiveriem? Nu, ja mēs runājam vispār par SDR transceiveriem, tad tagad mūsdienās lielākā daļa no viņiem ir kaut cik, bet visi ir SDR. Bet, ja tu runā un jautājums ir, piemēram, Hermes Light 2 plus amplifier pastiprinātais, tad, nu, tā ir tāda diezgan specifiska niša, kurā cilvēki, tie, kas grib kaut ko paši savām rokām būvēt, paši kaut ko darīt, jā, tā ir dzīvot spējīga ideja, bet tur ir jāiesprings un pašam jācenšas, jābūvē, jāseko līdzi un jāņemās. Un ne tikai ir Hermes, ir arī vairāki citi šādi tie paši do-it-yourself kiti, ar kuru palīdzību tu arī kaut ko mēģināt savu izdarīt, bet, nu, tie ir tādi pašam uztaisīt, paspēlēties, un ja mēs runājam par tādiem, nu, paspēlēšanās variantiem, bet, nu, jā, nopietnāki varianti, protams, tur ir savādākas tās gan filtri iekšā, gan vispārējais, kas to transceiveri padara par to, kas viņš ir, un ļauj sacensībās piedalīties pilnvērtīgāk, teiksim, ar Hermes Light, tad īsti sacensībās, tad, nu, tas tāds, nu, spēlēšanās variants manā skatījumā. Nu jā, viss ir atkarīgs no spējām, no vajadzībām, mērķiem. Bet, nu jā, sanāk, kad mēs runājām par, teiksim, to galveno, tad lielākai daļai šo SDR transceiveri ir šī te cut kontrola, kas ļoti svarīga. Nu labi, tad varbūt ejam tālāk, un tad atbildot uz jūsu jautājumu otro daļu, tad no kā mums ir jāuzmanās pērkot lietot transceiveru. Pirmkārt, vienmēr pajautājam, kāpēc viņi šo transceiveru pārdod, ja par to iemeslu. Varbūt tam ir veikts kaut kāds nekvalitīvs remonts, bet varbūt vienkārši cilvēks meklē jaudīgāku aparātu. Ja. Tas transceivers viņa skatienā jau palicis bišķīt vecāks, un tad viņš meklē to, teiksim, kaut ko jaunu un viņam interesantu. Bet pirms pēc uzrakstīja vienam no mums, ja,
Gunāram, man, Arvim, varbūt kādam citam radioemitieram, kur jūs zinat, jo mēs varam dot jums padomus, paskaidrot dotā modeļa īpatnības, papildus tam, kas rakstīts rikpiks, un lietas, no kurām ir jāuzmanās. Jā, tad kopumā tā galvenā ideja ir, ka uzzina no tā, kas pārdot to iemeslu, un tad konsultējies ar vienu no mums. Bet uz vietas ir arī vairāk faktori, kas ir jāpārbauda. Pirmkārt, sanāk sadalām šo divās daļās. Pirmkārt, tā ir uztveršana. Un šim dar jebkāds 10-15 metru garš vada gabals. Pieslēdzat to pie antenas izējas un pārbaudat, ka jūs varat uztvert signālus gan SSB, gan amplitūdas modulācija, gan frekvenču modulācija. Ar raidīšanu ir bišķi grūtāk, jo te ir jāizņemās tā saucamais dummy load, kas 50 ohma rezistors ap 100 W jaudai, kā arī graduēt jaudas indikātoru. Un ar šo jūs varat pārbaudīt, ka izējas jauda ir patiešām tie solītie 100 vai cik tur vati, atkarībā no modeļa. Un šo mēs darām katram diapazonam atsevišķi. Sanāk tā, ka jums ir īsina transīvers no 6 līdz 160, tad katrā diapazonā jūs pārbaudat, ka ir šī te solītā izējas jauda. Bet jūs to darat telegrāfa režīmā vai rītī režīmā, kur jums ir tā saucamais constant carrier, viena, teiksim, līnijas strīpiņa, ka tas signāls netiek modulēts, piemēram, kā SSB, un ka jums tā jauda ir konstanta. Sanāk tā, ka tā nemainās, un jūs varat to precīzāk izmērīt. Bet, labi, parunājām tagad par transīveriem, bet transīvers ir tikai tas pirmais solis, un, manuprāt, antenas uzstādīšana svarīgāk. Jums var būt visdārgākais radio pasaulē, super krūts, ar dažādām funkcijām, ideāli. Bet, ja jums ir nekvalitīva antena, kompromisa antena, tad jūs būsiet krietni vājāk nekā pat tie cilvēki, kas strādā ar mazjaudas QRP transīveriem. Tāpēc par antenu patiešām ir jāpadomā un jāiegulda resursu laiks, lai šī antena būtu kvalitīva. Bet, atkal runājot par resursiem, tad YL2 Fox Delta Andris ir izveidojis super resursus kopā ar dažiem citiem amatieriem. Un šie resursi tiek sadalīti divās daļās - antena teorija un praktiskie padomi. Un sanāk, šis ir ideāls resurs latviešu valodā. Ir arī citi resursi, kas pieejami vispār internetā, var paskatīties gan angļu, gan citās valodās. Tad pirmkārt, pirmais QR kods antenas teorija, otrais antenas praksē. Antenas teorija pastāsta par to domu un par mērķiem un galvenajiem uzdevumiem veidojot antenas. Un antenas praksē parāda caur dažādiem zīmējumiem un aprēķiniem, tūlītās mēs vienu no tiem redzēsim. Antenas, kuras jūs varat tagad uzbūvēt savā QTH, tur ir gan izmēri, gan citas lietas, par kurām ir jāpadomā. Tā varbūt došu vēl dažas sekundītes, lai cilvēki var noskanēt šos QR kodus. Super, tad ejam tālāk. Un tad pirmā antena, kuru mēs jums rekomendējam, ja jums ir pietiekoši daudz vietas, izveidot ir inverted V dipoles. Tas sastāv no diviem simetriskiem izstarojušiem elementiem. Kopējais garums šī antenai ir lambda dalīts ar 2. Jo augstāk antena novietot, jo labāk, bet atkal ideāli, ja garums elementam sanāk abiem dipolu zariem kopā ir lambda dalīts ar 2, tad arī mēs gribam, lai augstums šī antena ir lambda dalīts ar 2 virs zemes. Līdz arī paskaidrošu tā tēlu detalizētāk. Un ja jūs pareizi noķūnējat šo antenu, tad SS būs 1:1. Sanāk tā, ka tā ir rezonanta antena un jauda netiek zaudēta jūsu feederī. Bet lielākā sanāk tā, ka šī antena sastāv no masta, tad varat redzēt, ka ir masts. Atkal, jo augstāks, jo labāk. Un tad ir 2, kā tādi zari, dipola simetriskie izstarojušie elementi. Katrs ir lambda dalīts ar 4 garumā. Un tad augšā jūs varat redzēt, ka ir izolators. Sanāk tā, ka mūsu galvenā, teiksim, tāda ideja, kad mēs būvējam šīs antenas, ir ļoti kvalitatīvi atdalīt daļu, kas raida, un daļu, kas neraida, no kuras izstarojas signāls un kuras neizstarojas signāls. Jo, ja mēs šo kvalitatīvi neizdaram, tad sanāk tā, ka mums tā antena vai nu pagarinās, vai nu var kļūst īsāka, un tādēļ mums būs gan cits izstarojums no šīs antenas, gan arī stāvvilnis būs lielāks. Tad sanāk tā, ka augšā jums ir šie izolatori, tad ir baluns, simetrizējošais transformators, un tad ir atsaites lejā arī caur izolatoriem, viss noteikts ar izolatoriem, līdz parādīsim, kā viens izolators, kur jūs varētu lietot, izskatās, tad ir atsaites.
jā, starp aktīvu elementu un atsaiti ir izolātors. Nu re, un tad ir feederis, jā, koksiālais kabels ar ferīta gredzeniem. Sanāk tā, ka, lai minimizētu traucējumus un gan, teiksim, jūsu datoram un citai aparatūrai ap jūsu raidītāju, gan arī antenai no tā, kas notiek mājas iekšēnē, tad jūs varat uzvilkt šos te ferīta gredzenus, un tas tiek pieslēgts pie raidītāja. Nu, un arī tā otrā daļa, ieteicama daļa ir radiotehniskais zemējums. Un sanāk tā, ka šis varat redzēt, nu, citos vārdos var to arī nosaukt par counterpoise. Jā, un tad raidītājs un sanāk tā ienāk zemē, un tad tur ir kaut kāds, teiksim, arī stieplīta varš kaut kas cits, ko jūs tur varat ierakt iekšā zemē, un tad tas arī ir tāds papildus zemējums. Un arī ir atkārtotais elektrotehniskais zemējums, ja, kas ir stienis, kur jūs iedzenat zemē. Un tad pieslēdzat arī pie elektrības pievada, ja, pie sadales kastes. Nu, un arī caur mājas barošanas kabeli. Tad jūs šo antenu arī varat, teiksim, būvēt nevis uz šāda veida masta, bet, teiksim, uz jumta vai kādas citas konstrukcijas. Varat šo te formu, teiksim, inverted V, ja, varam vienkārši padarīt pa dipolu, sanāk tā, ka mums tagad leņķis pret horizontu, jā, pret zemi būtu nevis tie 45 vai cik tur grādi, un kā jums sanāk tas trīsturs. Būs varbūt tuvāk, teiksim, 90 grādiem, ir horizontāls, jā, paralēls zemē. Skaidrs, ka izstarojums būs citādāks, bet jūs jau varat pielāgot šāda veida risinājumu tam, kas jums ir pieejams. Varbūt ir kāds komentārs no kāda, kurš šādas te antenas Es varu pateikt no sava puses, jā, tad no savas pieredzes es varu pateikt, ka es visu savu B kategoriju izgāju ar inverted V antenu. Un tas tādā ziņā viņi ir ļoti vienkārši un ļoti triviāla antena, ko iespējams uztaisīt no blakus produktiem, no kaut kādiem vada gabaliem, uzsliet viņu augšā, da jebkādā kokā uzvilkt, un jūs varat raidīt, un viss ir kārtībā. Un, teiksim, pie kaut kādām nopietnākām antēnām es jau sāku pievērsties tikai tad, kad dabūju A kategoriju, bet ja jums ir mērķis B kategoriju pārvērst tā kategoriju maksimāli ātrāk, tad inverted V dipols ir ļoti, ļoti normāls un labs risinājums, kā to var izdarīt un kā viņā var raidīt šajos te jūsu atļautajos diapazonos. Man viss, paldies. Super. Tātad kā masts var būt arī koks. Ja es viņu arī izmantoju kā koku. Ja es arī minēju jums kaut kurās iepriekšējās reizēs, ka man ļoti patika braukt uz mežu, tad es šo inverted V vienkārši uzmetu augstu zarā kaut kādu atsvariņu, kurš nokarājās lejā un ar kura palīdzību es uzvilku šo inverted V zarā. Un tas var būt jebkura priede vai kaut kāds augstāks koks zars. Un, plus, tas, kā es to darīju, kad es braukāju mežā, kad, mežā es jau minēju, kad lielākais plus, kad ir, jūs esat prom no trokšņiem un visa pārējā, un jums apkārt ir koki, un jūs kokus varat ideāli izmantot kā masta vietā, jums mastu nevajag. Un nekādas vainas nav, un viss ļoti labi strādā, un viss ir forši. Vienīgais, kā Matīs ļoti pareizi arī teica, minēja, padomājiet par izolatoriem tā, lai jums ir jānodala raidošo daļu no apkārtējās vides. Jums ir raidošā daļa jāuztaisa, lai viņi ir noizolēti no apkārtējās vides, lai jums, viņi nesaskarās ar kaut kādiem slapjiem kokiem, slapjām lapām, slapjiem zariem. Jo kā man viens ideāls piemērs bija, kad vienā lielākā vēja laikā tas koks tik ļoti sašūpojās, ka man kaut kur antēnas viducī slapjs zars sanāca, ka izvērās caur šo te aktīvo daļu raidošo, un es vairs aizgāju pilnīgi nekurienē, un es vairs nevarēju raidīt. Tāpēc, jāizdara maksimāli tā, lai visi, kas saka, dipola pleci ir maksimāli noizolēti un nesaskarās ne ar ko slapju un ne ar kādu apkārtējo vidi. Paldies! Jā, super, varbūt kāds vēl jautājums. Šeit šī attēlā daudz informācijas, bet droši palasiet to YL2 Fox Delta lapu, tur arī vairākas citas antenas un arī varbūt jums kas labāk der. Bet tas nākamais slaids, un es viņu izlēmu pievienot vienkārši arī, lai jums ir priekšstats par tiem dažādiem diapazoniem, kas jums tagad izsaņos pieejami. Un
te ir vairāk faktori, par kuriem ir jāpadomā. Pirmkārt, jāpadomā par to pieejamo vietu jūsu QTH, ja. Teiksim, ne visi var sev atļauties izvelkt pilnu 80 metru dipolu, jo vienkārši fiziski nepietiek vietas. Ja sanāk tā, ka dipola garums būtu lemta dalīts ar 2,40 metri, ir salīdzinoši lielai teritorijai jābūt, lai šādi risinājumi varētu ievietot. Arī atkarīgs no jūsu darbības laika un modes. Sanāk tā, ka ja jūs darbojaties dienas vidū, varbūt vakaros, pa naktī, kas jums patīk, SSB, CW, varbūt cipari, un arī jūsu DX mērķi. Sanāk tā, ar kuru vietu pasaulē jūs gribat veikt QSO. Jo, teiksim, būtu nepareizi būvēt 10 metru diapazoniem Inverted V, kad uzdevums ir ar mani te parunāt jūrmalā. Bet lielākoties 80 metriem pa dienu, ko mēs varam sagaidīt, tie ir NV sakari, tie ir lokālie sakari Baltijas, Latvijā un Baltijas reģionā. Pa naktī Eiropā un ar labu antenu, ar labu izplatību, iespējami arī DX. 40 metru diapazonā, kur jums ir gan telegrāfs, gan machine generated modes, MGMs, tad pa dienu atkal NVs un Eiropa, pa naktī atkarībā no izplatības iespējami DX. Es atceros pirmo reizi, kad es uzbūvēju Inverted V 40 metru diapazonam, tad tā augšējā daļa bija apmēram 13 metrus virs zemes, un pirmajā dienā es strādāju 11 pa nakti, saucu SSB CQ, un atbild vairāk Japāņu pēc kārtas. Un es jau biju domājis, ka šis ir kaut kāds maģisks diapazons, un ka tas ir wow, tulītās tagad pastrādāšu visu pasauli panākt. Bet tā gluži, diemžēl, nesanāk katru dienu, tāpēc tāds atkarīgs, izplatība atkarīga atkal sakara atkarīga no izplatības. Uz 15 metru diapazona pa dienu tālā Eiropā un DX, un pa naktī, parasti nekas. Sanāk tā, ka ja jums nav ļoti labas antenas vai, teiksim, nav saules aktivitātes, saules aktīvākie gadi, tad visdrīzāk tur nekā nebūs. Un tad uz 10 metriem pa dienu tālā Eiropa un DX, augstās saules aktivitātes gados, un pa nakti parasti nav izplatības. Un 10 metri ir tāds diapazons, ka bieži vien, teiksim, dienu tas ir atvērts, un tad, teiksim, šodien tas ir atvērts, rīt tas varētu būt pilnīgi aizvērts, jūs neko nedzirdat. Tas arī ļoti atkarīgs no sezonas un atkal no šī saules aktivitātes cikla. Drīkst jautājumu? Droši. Tu minēji 40 metros, ka tu raidīji SSB, bet 40 metros mēs taču nevaram SSB raidīt. Nevarat, jā, bet man jau tajā laikā bija A-klasa. Tāpēc es varēju sev to atļauties. Bet man arī ir amerikāņu FCC visaukums, tāpēc es jau to varēju darīt vēl, kad Latvijā bija B-klasa, bet jau bija arī cita licence citā valstī. Tad tagad jāparunā, tad izvēlējamies diapazonu, zinām, ka būvēsim šāda veida antenu, tad jāparunā par tiem materiāliem, kā mēs šo antenu būvēsim. Skaidrs, ka var Vimo nopirkt antenu, samaksāt naudiņus un pastā jau viss būs jau ar izolatoriem, varbūt pat feeders, viss kopā. Bet ir krietni lētāk un, manuprāt, krietni vērtīgāk arī zināšanu dēļ. Uzbūvēt šo pirmo antenu pašam, jūs tad varat saprast, kā šo te procesu veikt. Tad materiāli pašbūvētajai antenai. Pirmkārt, jums vajadzīga vara dzīsla šim tā aktīvajam elementam, kuru mēs rādījām. Tad lambda dalīts ar 4, tie 2 pleci. Mēs to varam, sanāk tā, ka jebkā, kas var vadīt strāvu. Piemēram, ja jums ir CAT kabelis, CAT 5, piemēram, internet kabels, varat izņemt ārā no tā dzīsliņas un no šīm tad dzīsliņām uztaisīt antenu. Skaidrs, ka varbūt šī antena nebūs tā labāk, jo, teiksim, tas kabels nav izturīgs, un, ja jūs padomājat tagad par 80 metru dipolu izmēriem, tad sanāk tā, ka tas svars un tas spriegums, kas ir uz tā kabeļa, ir pietiekoši liels. Un, atkal, materiāls, ko es rekomendēju, un, manuprāt, ja es pareizi atceros, tad man šo te bija sūtījis Andris YLD Fox Delta, arī, kur jūs varat paskatīt pēc tam, tad šis ir tas, ko viņš man ieteica izmantot, un tas ir 2,5 mm melns monolīts vats. Un tad, varat depo šādu te vadu nopirkt. Tad nākamais solis ir barošanas jeb koks kabelis. Sanāk tā, ka vislabāk pirkt kabeli, kuram ir mazi zudumi, bet nelieliem attālumiem un arī zemākam frekvencēm, teiksim, 3,6, 3,5, 3,6 MHz, kas ir 80 metru diapazons, var arī izmantot RG58.
Atkal, jo mazāk frekvences, jo mazāk zudumi. Jāatcerās arī, ka visi RG58 nav vienādas kvalitātes, tad jums ir patiešām jāskatās, kādi zudumi ir dotiem kabelim, bet šis te, ko jūs redzat, ir no LC lapas, lc.lv lapas, un tad jūs varat redzēt, nu, ka metrā tas maksā 95 centus, kas ir krietni lētāk nekā kādi citi risinājumi, kuriem ir mazāki zudumi. Bet, ja jūs saprotat nopietni, ka jūs raidīsiet tagad augstākās frekvencēs un saprotat, ka, nu, teiksim, esat gatavi veikt to investīciju, tad varbūt ir labāks variants būtu RG213 kabels, kas ir mazākiem zudumiem, vai būtu Ultraflex vai arī Hardlines, kas ir ciets kabels, un tas jau tāds patiešām nopietns risinājums. Ir tīpaši, kad jums ir liela attāluma un augstas frekvences. Nu labi, tad nākamais, par ko mums ir jāparunā, ir PL259 konektors. Sanāk tā, ka transceiverī mums ir SO239, ja tad mums vajag kaut kā pie viņas pievienoties. Nu, lai saslēgtu šo te barošanas kabeli ar transceiveru. Un te eksistē tā divi veidi, vai nu tie ir krimpēti, vai nu tie ir lodējumi. Sanāk tā, ka tas, ko jūs tagad redzat ekrānā, ir lodējums, arī LC pieejams spraudnis priekš RG58 kabeļu. Sanāk tā, ka te ir jāskatās uz kabeļu izmēru, jo tās kabeļa diametrs var atšķirties. Bet, nu jā, sanāk tā, ka jūs varat notīrīt dielektriķi šim te kabelim, ievietot iekšā centrālo dzīsos, salodēt. Tur var paskatīties YouTube, kā tas notiek, bet sanāk tā, ka tur savienojās ekrāns kopā ar šo te korpusu, un tad var to ieskrūvēt iekšā transceiverī. Nu, un arī, kā minējām, ka mums ir jādala aktīvi elementi no visa cita, ja, tad mums vajadzīgi izolatori. Un ir dažādi veidi izolatori. Tie var būt veidot no plasmasas vai līdzīgiem materiāliem, vai arī no šādi ķeramiski izolatori. Un tad sanāk tā, ka LC viņi ir bišķīt padārgi, varbūt var kaut kur internetā atrast krietni lētākus, bet sanāk tā, ka tas izolators izskatās šādi. No vienas puses jūs varat cilpīt, uztaisīt un piestiprināt aktīvo daļu, ja, dipolam, un no otras puses atsaiti. Tā, varbūt pat kāds ir jautājums par šim te, vai piebildīt par to, ko es te rādīju. Nav, tad super, ejam tālāk. Nu, tad parunāsim arī par barošanas blokiem. Pirmkārt, par spriegumu. Ir jānodrošina 13,8 volti. Daži transceiveri neraidīs pilno jaudu, ja baro tikai ar 12 voltiem. Sanāk tā, ka jūs pieslēdzat to, teiksim, auto akumulātoram, kur parasti 12 volti var bišķīt vairāk. Nebūs tā pilnā izejas jauda. Arī jāskatās uz strāvas reitingu. Transceiveri nav 100% efektīvi, tāpēc, lai sasniegtu sanāk 100 vatu izejas jaudu, teorētiski tie būtu 7,25 amperi. Patiesībā ir nepieciešams ievērojami vairāk. Piemēram, FTTX 10, nu viņam vajag 25 amperes. Manuprāt, Rigpixā ir 23, bet es esmu arī lasījis 25 un 25 tāds lielāks skaitlis. Sanāk tā, ka maksimālais patēriņš manam transceiverim varētu būt 375 vati, ja? Vairāk, gandrīz jau 4 reizes vairāk nekā tas, kas ir izejā uz antenu. Nu jā, atkal ir arī alternatīvā barošana, jā. Teiksim, ja nav piemērota barošanas bloka, var izmantot 12 voltu akumulātoru. Sevišķi jūs strādājat tur, teiksim, potā un citās aktivitātēs. Bet te arī jāparunā par kvalitāti un lūdzu nepērciet lētus ķīniešu barošanas blokus, jo tie pirmkārt var radīt daudz RF traucējumu un pat bojāt transceiveri. Sanāk tā, ka labāk pirkt barošanas bloku, kas tieši ir piemērots, vai nu amatieru kopienai ir zināms, ka tas ir kvalitatīvs, lai pēc tam nebūtu problēmas ar trokšņiem un tādējādi. Jo ir bijuši gadījumi, kad cilvēks iegādājas transceiveri, nopērk barošanas bloku, teiksim, no AliExpressa, saslēdz it kā visam jābūt, un pēkšņi ir trokšņu siena uz tā paša 80 metru diapazonu, vispār neko nevar dzirdēt. Antena, uztaisīs ideālu antenu, labs stāvvilnis viss. Bet, nu, tie trokšņi no tā barošanas bloka ienāk transceiverī, un tad jūs patiešām neko nevarat uztvert. Nu, un tad, ja mēs runājam par jaunu barošanas bloku, tad te tāds labs variants no LC. Varat atkal redzēt, ka barošana iekšā 220 volti, un tad ārā izejas strāva ir 20 amperi ilgstoša un 30 amperi maksimālā. Nu, tie visdrīzāk var būt dažas sekundes vai kādu pusminūtīti, kad var arī tos 30 amperus izvilkt ārā. Atkal jāskatās instrukcijā. Tā. Varbūt, un tad arī bišķīt parunāsim par iespējamiem HAM darbības un attīstības virzieniem.
Jo jāatcerās, ka, nu, ok, man patīk kontesti, ja, un sacensības, kādam citam varētu patikt kaut kas cits. Sanāk tā, ka pirmkārt ir interesantu QSO medības, DXings, QSL kartiņu kolekcijas, diplomi, tā saucamie dēļi un DX sasnieguma tabulas. Sanāk tā, ka uzdevums ir nodibināt sakarus pēc iespējas vairāk DXCC valstīm un teritorijām. Ir arī sacensības, ja, un te ir sakara izvešana uz ātrumu, tālumu, daudzveidību konkrētā laikā periodā. Tās var būt 4, 6, 12, 24, 30, 48 stundas. Tad arī antenu būve un eksperimenti, gan RX, gan TX antenas tāliem QSO un sacensībām, arī uztverošās antenas QRM vidē, kur ir trokšņi. Teiksim, šāda man tagad ir problēma mana QTH, ka man ir trokšņi, kaimiņu dēļ ir trokšņi, un es uz noteiktiem diapazoniem nevaru tagad pietiekoši labi dzirdēt sacensībās, citas stacijas nevar viņus uztvert. Un tāpēc tagad mēģinu izveidot, pirmkārt varbūt sameklēt to troksni, un otrkārt mēģinu izveidot uztverošās antenas, kas ir bišķīt klusākas un kas var man palīdzēt ar šo trokšņaino vidi. Ir arī, teiksim, īsviļņu sakari, ja, ultraīsviļņu sakari, gan ikdienās, gan tālie, un sanāk tā, ka ar dažādu veidu atstarošanos. Te ir tropo, meteori, aurora un arī IMI mēnesaka. Atkal tad vēl viens tāds pavīds, un bieži vien cilvēki nodarbojas ar vairākām vai visām no šīm lietām. Ja sanāk tā, ka konstruēšana un uzbūvētā testēšana sanāk tā, ka tās var būt jaudas pakāpes, ja, pastiprinātāji, LNA, arī savi transīveri, uztvērēji, dažādas stacijas papildu aprīkojums, tie interfeisi, komutātori. Sanāk tā, ka vai nu mēs būvējam no nulles, ja, vai nu izmantojam arī DIY kit piedāvājums. Varbūt arī dažādas aktivitātes dabā, teiksim, Worldwide Flora Fauna, POTA, SOTA un citas organizētas aktivitātes. Varbūt tās ir aktivitāšu dienas par godu jubilējiem, special call un tā tālāk. Ir arī tie shortwave listeners, klausītāji, kas, sanāk tā, ka viņi viņi tikai klausās, nevis raida, bet tikai klausās. Un arī cilvēki, kuri pēta viļņu izplatīšanās un analizē. Un arī ir Morses koda apgūšana, un te arī ir tāds sporta paveids, sanāk tā, ka ir kontesti, kur bieži vien strādā augstā, teiksim, telegrāfa ātrumā, un tad ir papildus sacensības, kur vienīgais mērķis ir uztvert šo te Morsi pēc iespējas ātrāk. Bet, tā dziļākā būtība visam šim, par ko mēs tikko runājām, un arī svarīgākā priekšrocība ir tas, ka mēs sakaru varam veikt no punktu uz punktu, neizmantojot trešo pušu infrastruktūru. Sanāk tā, ka tie varētu būt retranslātori, repīteri, gan uz zemes, gan kosmosā, internetā, jo mēs gribam paši gūst gandarījumu par savām un savas stācijas iespējām un korespondentu stācijas iespējām. Bet, var arī, teiksim, apgūt radiosakarus izmantojot retranslātors. Tie var būt analogie retranslātori, teiksim, Rīgas repīters vai arī digitālie tīkli. Un tad pēdējais manā šī daļā, pirms tagad jums arī dažas lietas pastāstīs, tad DX uzvedības kodeks. Un kā es minēju, ka mums viņi izplatās ārpus Latvijas robežas un mums jābūt laipniem pret citiem rādījumtieriem un ir kaut kādi standarti, teiksim, ieteikumi, pēc kuriem mēs uzvedamies. Pirmais punkts. Es klausīšos un tad atkal klausīšos pirms sauc. Ja jūs neesat pārliecināti, ka šī frekvence kāds ir vai kāda nav, tad jūs klausieties, mēģināt to saprast, klausieties vēlreiz, ja, un mēģināt pēc iespējas mazāk citiem traucēt, ja tur kāds varbūt strādā. Varbūt kāds tagad ir atradis staciju no valsts, kuru viņam tieši vajag, un tad jūs sāksiet raidīt, un pēkšņi tas sakars vairs nevarēs notikt. Tāpēc klausamies un atkal klausamies pirms raidam vai pirms jūs saucat to staciju. Sauc tikai tad, ja vari pareizi nokopēt DX staciju. Ja jūs nedzirdat pilno izsaukumu, tad labāk paklausīties, kamēr viņš izvedīs vēl dažus sakarus, un saprast, ka patiešām tā stacija, kuru jūs esat atraduši, atbilst tam, ko jūs varbūt redzējāt, teiksim, spoterī, ja, DX tīklā, internetā, un ka jums logā pēc tam ir pareizā DX stacija ierakstīta. Ja. Trešais punkts. Es neucistēju šos DX klasteri, par ko es tikko runāju, pirms saukšanas pārliecināšos par DX stacijas izsaukuma signālu. Bieži vien ir tā, ka internetā ir rakstīts, ka tur dots cilvēks strādā, dot izsaukums strādā, bet jūs atnākat un tur ir pilnīgi cits kāds raida. Tāpēc patiešām ir jāpaklausās un jāpiereģistrē to, ko jūs dzirdat, nevis tas, kas internetā rakstīts. Jāpārbaudiet.
4. punkts. Es netraucēšu ne DX staciju, ne arī kādam citam, kas sauc, un nekad neķunēšu antenu uz DX frekvences vai QSX slotā. Sanāk tā, ka, kad jūs izmantojat ķūneri savā radio, tad ir no tās antenas tiek raidīts kaut kāds signāls. Tas stipri vājāks nekā varbūt, teiksim, tā maksimāla izējas jauda, bet bieži vien to var dzirdēt. Vai, piemēram, un man liekas, te ir vairāk runa par to, ka, kad jūs ķūnējat jaudas pakāpes, ja raidat ritī toni vai telegrāfu toni un mēģināt pieķunēt maksimālu izējas jaudu, tas patiešām var traucēt gan DX stacijām, gan arī kādam citam. Tad dariet to ārpus šīta slota un pēc tam atkal pieķunējiet uz to stāciju un tad varat strādāt. Bet netraucējiet viņiem ar kaut kādiem papildus izstarojumiem, kas nav jūsu signāls vai korespondents ar to stāciju. 5. punkts. Pirms augšanas es gaidīšu, kamēr DX stācija beigs kontaktu. Ja kungs otrajā galā, ja, runā un veic sakaru ar kādu citu, tad jūs viņu nepārtraucat. Varbūt jūs viņu nedzirdat, bet viņš to otru staciju klausās. Un sanāk tā, ka jums ir jāpagaida, kamēr viņš pateiks paldies, 7.3, un tad atkal varbūt sauks ceku. Nu, un tad 6 es vienmēr sūtīšu savu pilnu izsaukumu signālu. Bieži vien ikdienā strādājot, tas mazāk varbūt redzams, bet, teiksim, sacensībās cilvēks sūta tikai prefiksu vai tikai otro izsaukuma daļu. Teiksim, Delta Lima 6. Jā, un tad jums jāpasaka Delta Lima 6, tad viņš atbild ar pilno. Bet vienmēr sūtiet pilno izsaukumu signālu, jo tam DX-am, jā, vai cilvēkam, kurš tagad mēģina jums atbildēt, patiešām traucē. Jo sanāk tā, ka tas aizņem vairāk laika, un kopumā, kad visi tagad sauks ar nepilno izsaukumu, nu, šis te pailaps, ja tie saucēji, ātri paliek par tādu putru. Nu, re, tad 7. punkts. Es saukšu un pēc tam klausīšos saprātīgi intervālu. Es nesaukšu nepārtraukt. Ir cilvēki, kuri vienkārši sauc un neklausās. Varbūt es esmu viņam gatavs atbildēt, bet cilvēks vēlreiz mēģina raidīt savu izsaukumu, man pat nav iespējas to izdarīt. Tāpēc pasaucam, klausamies. Redzam, ka nav atbildēts nevienam. Ja ir iesākt sakars ar kādu citu staciju, tad mēs gaidām, kamēr tas sakars beigsies. Tad varam saukt vēlreiz. 8. punkts. Es neraidīšu, ja DX operators izsauks citu, nevis manu izsaukumu signālu. Tieši tā, kā es minēju, ja viņš sāk runāt ar kādu citu, netraucējam. Lai viņam ir tā saruna, sauksim vēlreiz. 9. punkts. Es neparaidīšu, ja DX stacija pieprasa geogrāfiskās zonas, kas nav manas. Piemēram, ja man interesē sakari ar stacijām no ASV, tad es varu saukt CQDX, ja, vai, nu, teiksim, CQDX US or North America. Vai nu vienkārši saukt CQDX, kas nozīmē, ka es meklēju stācijas ārpus Eiropas. Un tad bieži vien atnāk, teiksim, kāds atkal no Vācijas, no Polijas, no Anglijas, un mēģina izveidot ar mani QSO. Bet skaidrs, ka man viņš neinteresē, jo es taču saucu DX, man interesē stācijas, kas ir ārpus Eiropas. Nevis tie cilvēki, kas man sauc, kas ir tuvu man. Tāpēc, ja kāds sauc CQDX no Eiropas valsts, tad, nu, neatbildam. Bet kā viņš var zināt, ka tu esi no Latvijas, ja tu saki CQDX, viņš jau nezina, no kurienes tu sauc? Nu, jūs taču sanāk tā, ka daļa no izsaukuma ir prefiks, un Y klima prefiks ir Latvija. Tad bieži vien, jā, daudz strādāju. Tu saki izsaukumu signālu pirms tam? Jā, viennozīmīgi. Sanāk tā, ka nevis CQ, Yankee Lima 3 Romeo Zulu, es saku CQDX, Yankee Lima 3 Romeo Zulu. Nu, tad cilvēku uzreiz zina, ka es meklēju kādu ārpus Eiropas. Daži jums teiks, ka, ja tas cilvēks sauc un neviens neatbild, ka varbūt viņu var pasaukt. Bet atkal tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Piemēram, varbūt jums tā valsts super vajadzīga, un tad jūs varat pasaukt. Bet kopumā ir nelaipni to darīt. Ja cilvēks meklē stācijas ārpus Eiropas, tad dodiet viņam pastrādāt tās stācijas ārpus Eiropas, netrauciet. Labi, tad 10. Kad DX operators man izsauc, es neatkārtošu savu izsaukumu zīmi, izsaukumu signālu, ja vien neuzskatu, ka viņš to ir nepareizi nokopējis. Sanāk tā, ka papildus mums to izsaukumu signālu teikt 3 reizes, tas ir bezjēdzīgi. Labāk atkarībā no konteksta arī, vai nu mēs vienkārši iedodam signālu raportu 5-9 tālāk, vai nu varbūt apmainamies ar vārdu kaut kādu pamatu informāciju un tā. 11. Es būšu pateicīgs, ja un kad man izdosies izveidot kontaktu. Jo, ziniet, daži sanāk tā, ka veids sakaru un pēc tam, nu labi, ok. Bet jābūt, ziniet, tīpaši, ja tas ir kaut kāds, teiksim, sakars, kas jums ilgu laiku
ir bijis vajadzīgs, tā kā teritorija vai vienkārši forša saruna, tad jebkurā gadījumā jābūt pateicīgam par to, ka šāda iespēja bija. Jo, bieži vien sacensībās 24 stundu laikā veicot 1500 sakaru, jūs nevarat katru no tiem atcerēties, bet tad jūs tagad padomājiet, ja 24 stundu laikā daudz sakaru. Kopumā jābūt pateicīgam par to, kas ir. Arī 12. punkts. Es cienīšu savus dombiedrus un uzvedīšos tā, lai izpelnītos viņu cieņu. Sanāk tā, ka mēs gribam uzvesties atkal tādā veidā, ka mūsu dombiedri par mums domā labas lietas. Teiksim, sacensību kontekstā tas varētu būt, ka mēs raidam ar jaudām, kuras ir atļautas mūsu kategorijā un tā. Te ir vairāki pamati, teiksim, kaut kādas lietas, par kurām mēs varbūt runājam, nerunājam ēterā un tā. Cieņu un reputāciju var pazaudēt zibenīgi, un tad ir gadi vajadzīgi, lai atgūtu. Jā, tieši tā. Sanāk tā, ka reputācija var pazaudēt ļoti ātri, bet, lai to atgūtu, tad ir jāiegulda atkal krietni resursi, krietnes laiks, lai to atgūtu. Jā, tad labāk sāku to būvēt jau uzreiz labu un uzvesties normāli. Tātad, Arvi, droši. Paldies, bet es palūkšu tevi pabakstīt slaidus uz priekšu atpakaļ, ja tu to vari. Tas būtu ļoti jauki no tavas puses. Tad, kā noslēdzošo daļu, ja Matīs jums izstāstiet to visu interesanto, jauko un tas, kas jums noderēs jūsu tālākajās gaitās, tad, kā punktu uz ī, tādu kā svecīti uz tortītes, es gribētu jums pastāstīt par to, kas ir Latvijas radioamatieru līga. Visa šī kursa gaitā jūs redzējāt un gājāt cauri šim te nosaukumam. Varbūt kāds īsti nezina, kas tā par organizāciju ir, ko viņa dara un kāda ir viņa mērķi un kāpēc viņa vispār ir vajadzīga. Un galvenais, varbūt spētu atbildēt arī pie šiem te maniem dažiem slaidiem. Varbūt es varu būt daļa no šīs organizācijas un būt tas, kurš palīdz Latvijas radio amatieru kopienai attīstīties un būt spēcīgākai un vairot šo te mūsu hobiju nest cilvēkos. Tad, kas ir Latvijas radio amatieru līga? Tad tā ir Latvijas radio amatieru līga, Nacionāla radio amatieru organizācija Latvijā, kas apvieno un pārstāv valsts radio amatierus. Tad Latvijas radio amatieru līga ir tāda kā jumta organizācija, kas pārstāv un Latvijas radio amatieru intereses un apvieno visus Latvijas radio amatierus zem tāda kā viena tāda kopēja jumta. Tātad Latvijas radio amatieru līga nodarbojas ar radio amatieru darbības koordinēšanu, izglītošanu, interešu aizstāvību, organizē sacensības un pasākumus, kā arī sadarbojas ar starptautiskām radio amatieru organizācijām. Tātad līga veicina radio amatieru tehnisko prasmi, eksperimentu darbību un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ārkārtas situācijās. Tas ir tas arī īsumā, to oficiāli ļoti gari nolasot, bet īsumā tad šī ir tā organizācija, kas apvieno Latvijas radio amatierus visā Latvijā un ir tāds kā juridisks instruments, kā mums palīdz radio amatieriem pārstāvēt mūsu intereses, piesaistīt finansējumu mūsu aktivitātēm un būt sadzirdētiem ne tikai kaut kādās lokālās kopienās, bet arī valsts līmenī. Jo es arī tālāk parunāsim, kad Latvijas radio amatieru līga pārstāv Latvijas radio amatierus arī valstiskās organizācijās. Gunār, 7.3 tev arī. Tad uz šo mirkli Latvijas radio amatieru līgā ir mazliet mazāk par 100 Latvijas radio amatieriem. Ja būsim precīzi, tad dotajā mirkli ir 96. Tad, ja jūs esat dzirdējuši, tad pirms kāda laika bija 350 laikam Latvijā izsaukuma signāli, tad tā, ka jūs pienācāt klāt, es domāju, ka mēs esam mazliet zem 400, varbūt pat 400, tad katrs ceturtais praktiski ir Latvijas radio amatieris, ir šīs organizācijas biedrs. Gribētos, lai būtu vairāk, bet, tāpēc arī mēs esam šeit, lai stāstītu un, kopīgiem spēkiem šo organizāciju attīstītu. Tālāk. Tad pirmais, ko mēs darām, tad
jūs esat tas produkts, tas ir pirmais tāds pamatdarbs, ko mēs darām. Tad stāstam par to, kas tas tāds radioamatierisms ir cilvēkiem, kuri nav radioamatieri. Cilvēkiem, kuri baidās kļūt par radioamatieri, jo viņi varbūt nav pārliecināti par to, ka viņi to spēj izdarīt, bet viņiem ir vēlme. Tad mēs ar šo pašu kursu palīdzību, ko jūs esat izgājuši, palīdzam šiem cilvēkiem saņemties un spērt to mazo, bet pārliecinošo soli pretī radioamatierismam un kļūt par radioamatieriem. Jo es zinu, kā bija man, kad es gribēju kļūt par radioamatieri, cik tas tiešām bija grūti, kad atvēru šos te jautājumus un sāku domāt, vai tiešām es varu uz šiem jautājumiem atbildēt un nokārtot eksāmenu un kļūt par radioamatieri. Tad, jūs droši vien paši redzat, ka, tas, kā saka, acis darba nobijās, rokas darba nebijās. Šis ir pilnīgi tas pats stāsts. Mēs, kā radioamatieri, mēs neesam super kaut kādi fizikas doktori un kaut kādi baigie guru, bet mums ir pieredze, un ar šo pieredzi mēs daudz padaloties, varam palīdzēt arī citiem, kuri vēl nav kļuvuši par radioamatieriem, kļūt par radioamatieriem. Tātad viens no pamat mūsu nodarbēm ir ļaut un palīdzēt citiem cilvēkiem, kas vēl nav radioamatieri, kļūt par šiem te radioamatieriem. Tālāk. Tad viena no pamat tādām nodarbēm, bet nozarēm, kurām mēs tad darbojamies, ir darbs arī ar jauniešiem. Mums ir vairāki jaunieši, kurus mēs piesaistījām šim te radioamatierismam. Mēs viņiem palīdzam darboties ēterā, būt aktīviem. Tad viena no aktivitātēm, kas bija pagājušajā gadā, tad šie triju jauniešu sastāvā arī Matīs, kurš šo te nodarbību vadīja, bija Francijā nometnē, kurā Matīs, cik jums tur bija, cik valstu pārstāvi? Oi, daudz. No Oi, visas daudz. pasaules Tu pat precīzi nezini. skaitli nezinu, bet daudz, jā. Ļoti daudz. Tad tas ir būtībā iespēja ar jauniešiem aizbraukt un būt nedēļu vidē, kurā ir tādi paši jaunieši radioamatieri kā viņi, un darboties un raidīt un dalīties ar pieredzi un iegūt jaunus kontaktus. Un tas tāds, man liekas, ļoti foršs un tāds jauks pasākums, kurā tad stiprināt un palīdzēt šiem te jauniešiem gūt pieredzi un apmainīties vienam ar otru. Tad iepriekšējais pasākums notika Francijā, nākošais pasākums notiks Austrijā. Jā, tad var redzēt, arī satikās visu triju Baltijas valstu jaunieši. Tad tas tāds ļoti labs pasākums, un varēja viņi aktīvi piedalīties. Un, protams, kur bez Eifeļa torņa. Un kā viņiem tur gāja? Skaņu varēs dzirdēt? I don't. So the only time I'm really active on the air is when Nevar I'm up here skaņu in dzirdēt, space. jā? Over. Tad, kas šeit notiek, tad Matīs, tas, kurš jums stāstīja līdz šim, ko viņš pašlaik dara, pašlaik viņš nodibina sakarus ar Starptautisko kosmosa staciju, uzdot jautājumu Starptautiskās kosmosa stacijas kosmonautiem. Par ko jautājums bija? Vai Matīs laikam bija jautājums par to, vai viņiem ir grūti prom būt no mājām, jā? Es nekļūdos? Jā, tieši tā, jā, kā viņi runā ar saviem ģimenes biedriem, jā. Jā, un viņi saņēmuši caur šo te burvīgu antēnu atbildi no šīs Starptautiskās kosmosa stacijas. Tātad, tās īsumā, kā mēs tad darbojamies ar jauniešiem un mēģinām viņus aktīvi iesaistīt. Jā, nākamā aktivitāte, droši, uz priekšu, ir, kaut kur tā aizskrēja. Tad ļaut jauniešiem darboties arī ēterā ikdienā. Mēs esam izveidojuši speciālu izsaukuma signālu Y20, bija izveidots izsaukuma signāls Y24J, ar ko viņi piedalījās sacensībās 24. gada visā garumā, un viņiem bija iespēja darboties un strādāt ar visu pasauli, izmantojot šo te speciālu izsaukuma signālu. Tālāk. Kā arī noslēdzām sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko koledžu.
tur droši vien arī var uzreiz nākamo šo slaidu slēgt, kurā tad tika izveidota kolektīvā stacija, un tad līdz ar to Rīgas Tehniskā koledža ieguva izsaukuma, kolektīvās stacijas izsaukuma signālu YL1 Tango Kilo, jeb Tehniskā koledža, un dotā mirklī tur arī darbojas grupa ar jauniešiem, un no šīs te grupas ir jo vairāk jaunieši kļuvuši par radioamatieriem, tad šis ir tāds ļoti labs veids un instruments, kā šiem jauniešiem, kas ir tehniski orientēti, kas mācās Rīgas Tehniskajā koledžā, palīdzēt iepazīt radioamatierisma šo te burvīgo pasauli. Kā nākamais darbs, mēs tad turpinām sadarbību, nākošais būs Saldus tehniskums, ar ko mēs slēgsim sadarbības līgumu, tieši tāpat kā tas tika darbīts ar Rīgas Tehnisko koledžu. Tiek izveidota programma ar darbam ar jauniešiem Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, kā arī tāds mūsu liels sapnis ir maksimāli dažādās Latvijas vietās reanimēt un attīstīt šīs te radioamatieru pulciņas programmas, bet šim pasākumam ir nepieciešams licencēšana, juridiski sakārtot šo jautājumu, un pie tā mēs ļoti tagad cītīgi strādājam, lai varētu visās vairākās Latvijas pilsētās šos te radioamatieru pulciņus arī padarīt aktīvus un lai viņi spētu tur darboties. Jā, nākošā ir, ko mēs darām, ir dažādu aktivitāšu organizēšana, kā viens no pasākumiem iepriekšējā gadā bija IRU, jeb Starptautiskās radioamatieru savienības 100 gadu jubilejas pasākuma atzīmēšana ar speciālu izsaukumu signālu YL100 IRU, kurā darbojāmies un darbojās ļoti daudzi mūsu radioamatieri, tad savākti vairāk nekā 12,000 QSO. Un tas bija ļoti foršs un jauks pasākums, bet, ja mēs runājam par šīm aktivitātēm, tad iepriekš arī bijušas Latvijas ceļam 35 gadu veltītajam pasākumam, ir bijis pasaules čempionātam hokejam, ir bijis Latvijas rādio 100 gadai veltīts pasākumu izsaukuma signāls. Tātad, šie te speciāli izsaukuma signāli tāds ļoti labs un foršs veids, kā mēs mums svarīgus notikumus varam reklamēt un stāstīt pasaulē. Jo tad, kad tu sāc raidīt, teiksim, ar izsaukumu signālu YL335W, un kāds cilvēks viņu nostrādā, viņš aiziet paskatīties, kas tas par signālu bija, un viņš atrod, ka, teiksim, 35 gadus atpakaļ bija tāda unikāla akcija kā Baltijas ceļš, un tad cilvēks varbūt Spānijā, Francijā vai Amerikas Savienotajās valstīs, viņš izlasa šo un iepazīstas ar mūsu vēsturi un mūsu, mūsu lepnumiem un aktivitātēm, ko mēs darām. Nākošā lielā joma, kurā mēs darbojamies, ir, te man arī jau vairāk ir bijuši jautāja, tad mēs ļoti lielu uzsvaru liekam uz sabiedrības drošības stiprināšanu. Mēs esam izveidojuši STAR programmu, sakaru tīklus ārkārtas rēģēšanai. Dotajā mirklī mums ir noslēgts līgums ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un drīzumā tiks noslēgts līgums arī ar Iekšlietu ministriju un satiksmes ministriju par to, kad radioamatieri var būt unikāls resurss krīzes situācijā, kad plīst viss, kad nav nekā, kad pazūd visi sakari, tad radioamatieris, kā jau arī Matīs jums pirms tam stāstīja, ja viņam ir vada gabals, raizstacija un 12 voltu akumulators, viņš var nodibināt sakarus ar jebko. Un tad radioamatierim ir zināšanas spējas, un viņš spēj uzturēt šos te sakarus arī tad, kad nekā nav. Tā nav unikāla programma, ļoti daudzās pasaules valstīs tas strādā ikdienā, kad ir tsunami, viesuļvētras, zemestrīces, kad pazūd viss, tad radioamatieri ir pirmie, kas paceļ šos te rezerves sakaru tīklus un tādā veidā spēj koordinēt kaut kādus glābšanas darbus. Un kas notika jau, kas ir noticis, tad mēs esam izveidojuši šie testāru programmai, tu droši vari tālāk pabīdīt divas apakšnozares, tātad MILSTAR, tātad militārā sadarbība, un CIVSTAR, civilā sadarbība. Ja MILSTAR, tad tā ir vairāk sadarbība, kas orientēta ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ar militāro jomu. Savukārt CIVSTAR, tad civilā aizsardzība, kas ir vairāk orientēta Iekšlietu ministrija, satiksmes ministrija, jo šim te programmām ir mazliet
specifika savādāka, dažādāki uzdevumi, tāpēc viņi mazliet savādāk ir nodalīta. Bet ir jau arī pirmie soļi uz priekšu, var patīt tālāk. Pagājušā gada septembrī mēs esam piedalījušies visaptvarošajās Latvijas mācībās Namais 2025, kurās ietvaros mēs nodibinājām sakarus starp divām pilsētām, imitējot to, kad ir pazuduši sakari. Un tad caur mums, kā radioamatieriem, glābšanas dienesti koordinēja savu darbību un spēja to ļoti veiksmīgi darīt. Tas tāds pirmais mazais solītis, bet ļoti svarīgs. Un tas tāds, man liekas, ļoti interesants tāds precedents Latvijas vēsturē, ka mēs to esam izdarījuši, un tagad mums ejam tālāk, lai šo visu vērstu maksimāli plašāk un uz priekšu, un darīt to vēl efektīvāk. Vispareizi var droši tālāk. Kā vēl viena lieta ir mums ļoti svarīgi saliedēt visus radioamatierus, neatkarīgi no tā, viņš ir Latvijas radioamatieru līgas biedrs vai nav. Tad mēs katru gadu organizējam Hamfestu dažādos reģionos. 25. gadā viņš bija pie Kokneses, nākošais ir plānots Sēlijā. Tad šis te pasākums ir tas, uz kuru sabrauc maksimāli iespējams visi, kas var radioamatieri, un principā 3 dienu garumā pavada jauki laiku. Jūs varat redzēt, muzicējot, svinot, dziedot, pārrunājot aktualitātes radio, neformālā gaisotnē, uzbūvējot antēnas, mastus paceļot, kaut ko raidot, apmainoties ar kaut kādām detaļām radioaparātiem, kuram ir tāds ļoti foršs, neformāls pasākums, kurā radioamatieri vienreiz gadā sanāk kopā un viens otru skata vaigā, kā saka, nevis tikai dzird savos transīveros. Sociālās aktivitātes, tad mēs esam ļoti lielu uzmanību pievērsuši sociālajām aktivitātēm pēdējā gada ietvaros, tad gan Facebook konts, gan YouTube konts, ko jūs arī esat ļoti veiksmīgi izmantojuši. Tad ļoti jauki mūsu šo te sekotāju skaits, un tas ir ļoti labs instruments, ar ko mēs varam arī visai Latvijai parādīt to, ko mēs darām, un tādā veidā arī reklamēt šo te radioamatierismu un piesaistīt citus radioamatierus mūsu pulciņam. Ideāls piemērs droši vien arī esat jūs. Es domāju, ka lielākā daļa no jums par šo te pasākumu uzzināja tieši caur Facebook aktivitāti un šo te kursu organizēšanu. Tātad tas bija tāds ļoti labs pasākums, kas piesaistīja pietiekami daudz jau, var teikt, radioamatierus mūsu pulciņiem šī te eksaminācijas procesa periodā. Mājaslapa, tie, kas vēl nav redzējuši, droši var ieiet Latvijas radioamatieru līgas mājaslapā lrl.lv. Tur atrast daudz un dažādu informāciju par mums, par līgu, par biedriem, par aktualitātēm. Tā kā droši izmantojams resurs arī šī mājaslapa mūsējā ir. Tālāk. Sociālās aktivitātes mēs cenšamies sadarboties ar blakus esošajām un ne tikai citu valstu radioamatieru līgas biedrībām. Mēs bijām pagājušajā gadā vizītē Igaunijas radioamatieru līgā, kur apmainījāmies ar pieredzi un izrunājām dažādus kolosālus projektus, kā arī kam arī pēc kā arī tāds ļoti foršs pasākums, kā pirmais, Matīs var pašķirt tālāk, pirmais vēsturē visas Baltijas valstu Latvijas radioamatieru līgas valdes vadību tikšanās Rīgā, kuru ietvaros mēs izrunājām aktuālās problēmas un kuru gaitā tapa unikāli projekti, par kuriem jūs dzirdēsiet tuvākajā laikā. Tās būs gan jaunas sacensības, gan arī, jau varu anoncēt, ka būs arī visas Baltijas radioamatieru Hamfests Latvijā, kurā mēs tiekamies kopā ar visiem, kur tad mēs sasauksim visus visus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas radioamatierus, protams, arī Polijas un citus, tad tāds būs milzīgi liels pasākums. Tālāk.
Un nemazāk svarīga lieta ir Latvijas radioamatieru līgas biedru interešu pārstāvniecība dažādās valsts institūcijās. Nu, tā kā piemērs ir bilde ielikta no mūsu tikšanās SIA elektroniskie sakari, kurā tad mēs arī izrunājam un nonācām pie koncepta un pie kopējās sapratnes par to, ka mums varbūt ir nepieciešams sākt pārskatīt jau esošo kārtību, kādā tiek certificēti jaunie radioamatieri. Droši vien jūs arī paši jau esat izjutuši to, kad ir nepilnības likumdošanā, gan frekvenču izmantošanā, gan visā pārējā. Tāpēc ir nepieciešams to visu uzlabot un padarīt. Un tad mēs esam tā organizācija, kas iesaistās šo te likumu apspriešanā un uzlabošanā un arī pārējās lietās. Mēs arī esam kā biedrs satiksmes ministrijas frekvenču plānošanas komisijā. Kopā ar citām institūcijām un iesaistītajām organizācijām skatāmies un dalām un koordinējam frekvenču izmantošanu Latvijas teritorijā. Un te mazāk svarīgākais, ko es gribētu jums visiem pateikt, tad mums ir svarīgi un mums vajag ļoti jūs aktīvus cilvēkus, aktīvus biedrus. Un tāpēc es aicinātu katru no jums, jauniem radioamatieriem, kļūt par Latvijas radioamatieru līgas biedru. Ko jūs no tā iegūstiet? Pirmām kārtām, man liekas, ka tas tāds prestiža pasākums. Tātad, ja es esmu radioamatieris, tad es esmu biedrs organizācijā, kas pārstāv manas intereses, un tādā veidā es varu kaut kādā veidā ietekmēt šīs te lēmumu pieņemšanas procesu, inicēt kādus jautājumus, kaut ko, kā saka, mēģināt labot, uzlabot. No tādiem materiāliem labumiem, ko iegūst mūsu biedri, tātad ir atlaides pasākumos, tātad ir iespēja aktīvi piedalīties un attīstīt Latvijas radioamatieru vidi. Tātad tā ir piekļuve mūsu sēdēm, kurās tiek apspriesti lēmumi par mūsu hobiju un nākotni un prioritātēm. Tātad būt daļai no radioamatieru kopienas un piedalīties radioamatierisma attīstībā Latvijā. Un te jau arī man bija jautājums, vai es varu iegūt Latvijas e-pastu, kas ir izsaukuma signāls @LRA.LV, tad Latvijas radioamatieru līgas biedri var iegūt arī šādu e-pastu lietošanā bez maksas. No savas puses, kā es to uztveru, kāpēc arī es kādreiz kļuvu par Latvijas radioamatieru līgas biedru, es kļuvu par biedru pavisam citu mērķu vadīts, nekā beigās tas izvērtās. Es vienkārši gribēju būt daļa no šīs te lēmumu pieņemšanas, kā saka, ķēdītes, būt daļa no šīs te organizācijas. Un galu galā pat, ja man nesanāk viņu atbalstīt kaut savu kaut kādu darbu, bet kas būtu ļoti vajadzīgs arī no jums, jo es arī redzēju daudzus, kas ir ļoti spēcīgi elektronikā un varbūt ļoti labi pārzina šo te eksaminācijas procesu. Es ar lielāko prieku, ja kāds no jums vēlās būt aktīvs un palīdzēt mums organizēt arī nākošos šādus pašus kursus, droši dodiet man ziņu ar lielāko prieku. Es, kā saka, mēs jums pieņemsim un ļausim darboties un būsim pateicīgi, ja kāds mums nāks palīgā, jo paši redzat, tad šie te cilvēki, kas šo kursu norganizē, cik viņu ir, tik viņu ir. Mēs arī neesam terminatori un mums arī ir, kā saka, viss pārējais, kas ārpus radioamatierisma. Un otras puses arī tīri finansiāli, es pat nevaru kaut kā ar saviem darbiem visu pārējo, tad vismaz finansiāli man bija tāda doma, ka es tad vismaz atbalstu kaut kādā veidā šo te manu hobiju un attīstību tālāk, jo arī jūs paši redzat, ka darbs ir veiks milzīgs, viss iet uz priekšu un tam visam vajadzīgi gan finansiāli resursi, gan cilvēku resursi, un kas vēl nemazāk svarīgs, jo vairāk mēs būsim organizācijā, jo ar spēcīgāku argumentāciju es varu iet pie dažādām valsts institūcijām. Jo, ja ir viens stāsts, ja es atnāku, un mēs esam, kā es pārņēmu organizāciju, bija 82 biedri, es atnāku pie kādas valsts institūcijas un sāku stāstīt par savām problēmām. Un pavisam cits stāsts, ja atnāksim ar 200 biedriem un teiksim, mums ir problēmas, un tad pavisam šīs te valsts institūcijas skatās uz mums pavisam savādāk. Tāpēc mans aicinājums katram no jums būt biedrs, būt daļai no šīs organizācijas,
uzreiz arī varbūt ir jautājums, ko tas no manis finansiāli prasīs. Tad finansiāli ir dotajā mirklī ir piestāšanās maksa ir 15 eiro un 30 eiro ir gada maksa. Tas nav nekāds, man liekas, tāds milzīgs finansiālais sloks, kuru nevarētu pavilkt. Jauniešiem ir bez maksas un pensionāriem ir gada maksa 15 eiro. Tā kā, ja jums ir vēlme, gribēšana, varēšana, ar lielāko prieku jūs uzņemsim līgā. Tātad, kā kļūt par līgas biedru, tad ir Latvijas Radio Amatieru līgas mājaslapā sadaļa kļūt par biedru, vai arī noskanējot, starp citu, Matīs, labs jautājums, mums jāpaskatās, vai šis QR kods strādā, vai viņš nav uz vecās mājaslapas uztaisīts. Es Kāds var fiksi noskatīt? noskanēju, man liekas, visiet. Visiet, ok, tad ir ļoti labi. Strādā, Ja nu strādā. teikt, tad ir labi. Tad, ja ir iespēja, tad jā, tad aizpildam anketu, parakstam elektroniski, atsūtam LRA, un ar lielāko prieku jūs nākamajā valdes sēdē izskatīsim un uzņemsim jūs biedru sarakstā. Tātad tas bija laikam pēdējais slaids, jā, Matīs? Jā, tad liels paldies, tad saziņai e-pasts, Facebooks, YouTube konts. No manas puses, es domāju, ka arī no visu pārējo, no Matīsa, no Gunāra, no Jūra, no Salvija puses, mēs centāmies iedot jums visu, ko mēs varējām iedot, un es ceru, ka viss, kā saka, no mūsu puses, kā saka, bija maksimāli labi, cik mēs varējām to izdarīt. Un mums ir tiešām milzīgs gandarījums, ka jūs visi, kas atnācāt uz eksāmenu, visi viņi arī nokārtojāt, un šis tiešām ir rekordliels eksāmenu nokārtojušo jauno radio amatieru skaits. Un tas ir kaut kas fenomenāls. Mēs esam izdarījuši milzīgu darbu, un jūs esat maleči, un ka jūs nepadevāties un gājāt līdz galam. Un galvenais atcerieties, ka tagad tikai tas viss tikai sākās, un nekas nav beidzies, viss tikai sākās. Tad turpmākā saziņa visos čata kanālos, ko jums Matīs izstāstīja, rakstam, zvanam, ja ir kaut kādas sūdzības, neskaidrības vai kaut kādas nesaprašanās, droši pie kura radioamatiera varat vērsties, un visu jums viņš izstāstīs. Tāpēc, paldies jums, ka bijāt. Tad šis ir tāds mani noslēguma vārdi. Un tad droši man arī jāpaprasa, varbūt kādam ir kādi jautājumi, kas nav pateikts, vai kāds kaut ko vēl grib pateikt pašā noslēgumā. Ja jautājumu nav, tad bija liels gods un prieks mums visiem ar jums, kā saka, sadarboties. Liels paldies! Visiem 7-3